iesaistīties tādā nedaudz neitrālākā veidā. Šī vakara diskusija tēma, tas ir patriotiski maksāt naudu. Ir ļoti plašs tēmas, un faktiski priekšā stāvošās nodokļu izmaiņas, kurām Saeima lems jau rītdien, ir tikai viens neliels aspekts šajā ļoti daudzšķautnējā tēmā. Tāpēc mēs esam uzaicinājuši Saeimas deputātus, Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētāju Andreju, Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātu Ulri Augu, Visu Latviju Tautsmēģi Vilnius nav frakcijas deputātu Santu Parādnieku, Reformu frakcijas deputātu Jānu Ozoliņu, Saskaņas centra frakcijas deputātu Ivaru Zariņu un Jelgavas domas pārstāvis, Jelgavas mēru Antu Rāviņu un Jelgavas pilsētas izpildu direktori Irēnu Šutānu piedalīties šajā sarunā, paust savus viedokļus un iespējams atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Sarunu vadīs neatkarīgās Rīta avīzes komentētājs Ivars Paiders, un viņš bija sākotnēji sniegs tādu nelielu ieskatu prezentāciju šajā tēmā, un pēc tam mēs varēsim turpināt diskusiju. Lūdzu. Jā. Vispirms, labvakar. Jelgavā jāsaka, ka neatkarīgā ļoti cieši saistīta ar Jelgavu. Bija tāds aicinājums tiem žurnālistiem, kas strādā neatkarīgajā un ir saistīta ar Jelgavu, arī būtu klātu šeit ir Mārs Graušmanis, te ir Vaiva Lula. Un jāsaka, ka tā kā mana dzīves vieta atrodas Ozolnieku novadā, tad Jelgava ir vieta, kurā es pilsētu, kurā laikam rītdienas esmu biežāk nekā Rīgā. Un līdz ar to tad tā kā tomēr neatkarīgās un Jelgavas saistība ir liela, tāpēc ļoti liels prieks, ka mēs esam šeit. Tā kā man bija tātad jāizveido tāda doma kaut kā provokatīva prezentācija, bet es domāju, ka varbūt tās provokatīvas prezentācijas vietā es parādīšu fragmentu no valsts kontrolas apmācības. Vakardien noslēdzās manas vadītā valsts kontrolas darbinieku apmācība, kurā tika analizēts, kā strādāt ar dažādu veidu ekonomisku informāciju, kā strādāt ar tekstiem, kā strādāt, kā saprast arī celtniecības stāvus un tam līdzīgas lietas. Un tāpēc mēs sāksim ar ļoti vienkāršu jautājumu par to, kā Latvijā veidojās cenas. Un kā parādās tā cena, kas ir supermarketā, kā šī cena un kādām sastāvdaļām viņi ir. Mēs tagad mēģinām iekārtoties tā, lai jūs kaut ko redzētu. Tātad, mēs sadalīsim cenu 4 daļās. Nevienmēr mēs zinām, kā kura daļas savienojās. Ir 3 daļas vienai cenai. Ražotāja cena, vairumtirgotāja daļa, ko saņem vairumtirgotājs, un tā daļa, ko saņem mazumtirgotājs un pievienotās vērtības nodoklis, ja mēs ticam, ka viss tātad vismaz lielajos uzņēmumos nodokļi daudz mums tiek maksāt kā. Un tagad apskatīsim vienu ļoti patiešām reāli piemēru. Un tātad ābolu cena 2008. gada augustā, viens lielveikals un latviešu zemnieki, no Latvijas zemnieka ābolu tika iepirkti par 5 centimetru kilogramā, respektīvi 5 lati par centneru, un veikalā šī ābola tika pārdota par 95 centimetru. Tātad, kā veidojās, sadalījās vairuma un mazuma cena? Es nezinu, bet apskatot sektoru diagrammu, aina ir šāda. Tātad, no tā, ko mēs samaksājam veikalā par āboliem šajā konkrētā piemērā, ražotājs beigās saņēma 5%, PVN bija 15%, ja tas 2008. gads, to bija PVN bija mazāks, un tirgotāja daļa veidoja 80%. Un tagad es gribu uzdot jautājumu visiem. Kāpēc cilvēki dodas uzņēmē darbībā? Kāpēc cilvēki iet uzņēmē darbībā? Ne visi iet strādāt kaut ko, teiksim, nedodās uzņēmē darbībā. Kāds ir mērķis? Jūs ejat uzņēmē darbībā. Kāds var pateikt? Nopelnīt maksimāli liela peļņa. Nopelnīt daudz. Tāpēc cilvēki upurē savu laiku,
Šī ir atbilde uz jautājumu, kāpēc Latvijā visi politiķi saka, vajag attīstīt ražošanu, mēs attīstīsim ražošanu, ražošanai jāattīstās. Kurš ies uz ražošanu? Raugoties uz šo diagrammu, ir divi ceļi, kur iet. Pirmais ceļš ir doties uz starpniecību, jebkāda veida starpniecību, kreditēt tirzniecību un vienalga. Un otrs ceļš ir doties dalīt pievienotās vērtības nodokli, kas ir otra lielākā porcija visā šajā naudas masā. Doties politikā un doties sadalīt šo lietu. Tas ir 2008. gads. Otrs piemērs ir 2011. gada beigās. Atkritumos tika izmestas kubus pavadzības, kas tika nogādātas bez tabū. Un tātad bez tabū šīs pavadzības parādīja par produkciju, kas atrodas kubus veikalos. Apskatīsim, kā izskatās kubus tātad cenas. Veikals iepērk konkrētas drēbes no vairumu tirgotāju par 2,70 bez pievienotās vērtības nodokļa. Tātad vairumu tirgotājs un ražotājs saņem no šīs cenas 18%, tad ir pievienotās vērtības nodoklis, kas tajā brīdī jau ir 22%, un tirgotāja daļa veido 64%. Šis ļoti jauks piemērs, ka šobrīd ir diskusijas par to, vai ir jāsamazina PVN, ka tas varētu ietekmēt cenas, mazināt inflāciju. Pie šādas cenu struktūras, principā, šī cena nerāda nekādu inflāciju, tā rāda tikai to, cik cilvēki vēlas, ir gatavi maksāt par kaut kādu veidu preci. Tā cena tiek noteikta nevis atbilstoši izmaksām, nevis atbilstoši vēl kaut kādiem citiem faktoriem, bet atbilstoši tam, kādu cenu pircējs ir gatavs maksāt par attiecīgu preci. Ir preces, kur mēs esam gatavi maksāt lielu cenu, nezinot pašu izmaksu, un maksājam ļoti daudz. Piemēram, kad krāna ūdens tiek ietaudīts pudelē un aizportēts, tad viņa cena pieaug 300 reizes. Vai arī pēc ķīmiskā sastāvdaļos gadījumos, tas ir tiešām ir Rīgas krāna, tas ļoti labs, un Rīgas ūdens var kvalitīvi, nevajag izies to dzert. Kvalitāte nebūs sliktāka kā no ūdens, kas izsīkusies. Un otrs piemērs ir tātad pie šādiem apstākļiem, pie šādas cenu struktūras, kas ir Latvijā, konkurence neveidosies. Būs divi tirgotāji, tas ir ļoti konkrēts piemērs, kur viens ražo vienādu kvalitātes preci par 20 centiem gabalā, otrs par 60 centiem gabalā. Kurš uzvarēs Latvijā konkurences cīņā, kā jūs domājat? Tas ir nezināmais, jo apskatīsimies, kā izskatās šo ražotāju cenu veidot. Pirmam ražotājiem viņš piegādā par 20 centīmiem, gala cena 3,99. Otram ražotājiem gala cena lats 99. Kā viņš to iegūst? Parādās sailīte, tiek samaksāts tirgotāju kilovatam pārstāvē par to, lai viņam piemēro mazāk patēru. Un jāsaka, ka šis piemērs šeit nekas nav atklāts, bet ir konkrēts piemērs par veikalu Maxima. Latvijas ražotājs nevēlas, lai saucam vārdu. Latvijas ražotājs piegādā minerālūdeni lētāk, bet Lietuvas ražotājs piegādā dārgāk. Vienmēr tiek pārdots šīs minerālūdens lētāk nekā Latvijas lētāk saražotājs. Šāda sistēma nerada konkurence, nenotiek cīņa, kad uzvarēs efektīvākās. Latvijā uzvar tas, kurš maksā lielāku personisko prēmiju tirgotāju. Un otra lieta, ko mēs tagad pieskarsimies, būs celtniecības izmaksas. Ikvienam gadās, ka kaut kas ir mājā jāremontē. Tātad jānomaina 10 plāksnes, teiksim, piekārtiem grieztiem. Kā tas izskatījos, ja tas jādara pašam? 10 plāksnes par 10 ladiem gabalā, bez pievienotās vērtības nodokļiem, pats nomaini, būs 120 lati. Bet nevienmēr to var izdarīt kvalitīvi, var pieaicināt meistaru, kurš tā kā nodokļus nemaksā. Tad mūsu izmaksas izskatīsies šādas. Meistaram uz rokas mēs samaksājam 50 latu, un pa visām kopā mēs samaksājam 170 latu. Ja meistars godīgi maksā nodokļus, vai viņš mums saka, godīgi maksā nodokļus, lai viņš saņem 50 latus uz rokas, 50 latiem vajadzētu būt samaksātiem nodokļus. Kā izskatās pie godīga meistara, tātad
50 lati uz rokas, 50 lati aizies nodokļos, gala cena būs 220 lati. Un tagad šo pašu pasūtījumu palūksim veikt celtnieku legālai celtniecības firmai atbilstoši Latvijas noteiktai likumdošanai. Kā izskatīsies tagad summa, kas mums būs jāmaksā? 489,83 lati. Šis ir precīzi atbilstoši likumam, jo parādīsies transporta izmaksas un materiāls summa jāreizina 1,1, lai arī tas nekas, ka Rīgas un Rīgas apkārtnē celtniecības materiāls piegādāt daudz gadījumos bez maksas šo materiālu pārdevējs. Parādās tāds jēdziens kā pieskaitāmās izmaksas, finansēšanās izmaksas mēs pieņemam komandas maksājums 0, ziemas sadārdzinē mēs arī paņemam par 0, virs izdevums iekļauj 15%, 1,15, nacionāla bibliotēkas 17, ja? Tad parādīsies tāds jēdziens, kā sociālais nodoklis no darba spēka izmaksām un peļņa 15%, kas tiek automātiski pieeja. Tad gala summa būs šāda. Lai arī, un šī ir atbilde, ja kāda struktūra, tur cilvēku meistari, kurš regulāri veic remontus, tad valsts par vienu un to pašu remontu valsts izdevumi būs 2,5 reizes mazāk nekā tad, ja tas tiks nodots legālā sektorā. Bet tas jau nav viss. Vai mēs zinām, cik maksā materiāli? Lielākā daļa no mums nav celtniecības eksperti. Vai mēs zinām, cik daudz ir vajadzīgs materiāls, ja īpaši arī kaut kas atrodas zemes? Kā izskatīsies šī pati aina, ja celtniecības firmas pārstāvis iestāstīs, ka ir vajadzīgs divreiz, tā tiek, kā izskatās struktūrā, bet divreiz vairāk maksa par materiāliem būs divreiz lielāka nekā godīgam, un arī, ka darba spēka vairāk. To, ka tāmē var ierakstīt ikvienu summu, mēs varam aplūkot tāmes, kas pašlaik ir slepenas un nav pieejams. Tātad konkrēta tāme, helikoptera laukuma izbūve valsts samaksās, bija viņiem 20 cm bieza augsnes kārtas 100 kvadrātmetru platībā. Tātad par augsnes iekrāšanu transporta līdzekli, tātad 20 cm 100 kvadrātmetriem ir 20 kubikmetri zemes. Tas ir 2 autokrāvas. Tātad pāri 2 autokravu iekrāšanu transporta līdzeklī, tātad 349 lati. Aizvešana, 2 autokravu aizvešana ar augsni 8340 lati. Par izraktās bedres aizbēršanu smiltīgi 500 lati un par smilts pārklāšanu šķembām 2000 lati. Tas ir vēl valsts samaksājums. Tātad, principā, tā kā liela daļa nezin, nav kompetenti, par cenām nav informēti, tad šajā pie cenām var ierakstīt jebkuru summu. Kā izskatās, ja tiek ierakstīta tikai 2 reizes lielāka summa? Ko mēs 2 reizes palielinājām materiāla izmaksas un 2 reizes palielinājām darba spēka izmaksas. Tā kā visi šie darbojās kā ar multiplicējošu efektu. Tad gala rezultātā tiks piestādīts rēķins jau 972 lati. Nu, šeit izskatīsies, kāda izskatās šī struktūra. Kad tikai 2 reizes palielinot. Helikopteru izbūves laukumā cenas tika palielinātas 10. Tātad materiāla izmaksas veidos 10%, darbs bez nodokļiem 10%, un uzņēmuma rīcībā daļa, kas paliek uzņēmuma rīcībā, kas tiek šādi uzskrūvēt veidos 2/3 no visas masas, kas ienāk, tas ir pie noteikumi, ja šis uzņēmums godīgi maksā PVN. Tas nevienmēr ir taisnība. Šāda sistēma, tieši šī sistēma radīja apstākļus, ka šajā sfērā bija iespējams maksāt 30 līdz 50% kā kukuļus, un faktiski kukuļi var tikt maksāti skaidrā naudā, var tikt maksāti pusi no šīs summas, samaksājot kā fiktīvu pakalpojumu vai nežēlīgi sadārdzināt pakalpojumu iepriekš nokārtot līdzekļu. Nu jā, šī, protams, ir tāda celtniecības, bet celtniecība šobrīd jau vairs
šādām schēmām, jo informācijas sektors, jo celtniecībai ir trūkumi. Pirmais trūkums ir tas, ka būve nedrīkst sabrukt, tomēr viņai jāturās. Mums ir 2 gadu garantijas laiks, tas ir milzīgs garantijas laiks celtniecībai, un jābūt vismaz šo laiku bez redzamiem defektiem. Un otrs, tagad ir iespējams starptautiskie salīdzinājumi, uz studentiem aizies. Un cilvēki sāk mērīt ēku platību, tiltu garumu un sāk salīdzināt ar, piemēram, Rīgā tirzniecības pavilgām celtniecība izmaksāja dārgāk nekā Šerbunas pils Austrijā, kurā tātad tika restaurēta imperatora pils ar atjaunojot griestu gleznojumus un sienu zeltu. Tā, un tagad ir jauna sfēra, kurā process attīstās tā informācija, tur ir vēl neskaidrāk izmaksu struktūra. Bet kāds ir efekts no šīs, kā tas atstājas valsts ekonomiku? Un pirms, lai saprast efektu, aplūkojiet šo piemēru. Pagājušajā gadā tika atklāts garākais tilts pasaulē, kas ierakstīts Guinness rekordu grāmatā. Šis tilts ir 42 km garš, viņš tātad iet no Cietao pilsētas pa Zjaodžou līdz Dzeltenē jūrā. Tātad jābūt tilts, kurām ir jāiztur jūras vērtas. Lai uzceltu šo tiltu, bija jūrā jāizbūvē 56,000 balstu. Kā jūs domājat, cik lielas izmaksas šī tilta celtniecība? 1 miljards eiro. Uz otras miljards eiro. Un šeit mēs redzam Dienvidu. Kad es teicu Ķīnas vēstniecības sekretārā, ka Dienvidu tilts ir gan 3 miljonus eiro, es tad nedēļas gan 370 miljonu latu, ļoti tūk tā. Viņš teica, ka viņš man satičet, zini, es aizbraucu, es vairākas reizes nobraucu. Jūs jokojat, lūk, tur ir miljards. Nevar būt miljards. Mums cik ir balstu? Tā. Cik mums ir balstu? Cik ir balstu tiltu? Ja man par ūdeni. Tā, šeit ir summa par to, kā izskatās ar otro kārtu. Secinājums ļoti bēdīgs, un secinājums ir tāds, ka, ja Latvijā mēs ņemam kā piemēram vienu tiltu, tad 10% no pasūtījuma summas pārdot reālā vērtībā, ja pārējais ir nodokļu kukuļi, politiskie procenti, celtnieki un banku pēļi. Tad, ja mēs aicinātu celtniekus no Ķīnas atvest viņus šurp, lai viņi strādā, mums tā algas nekā var būt lielāks. Par vienu tiltu summu var uzcelt 10 šādus tiltus. Nu, un problēma ir tā, ka mūsu politiķu izpratne par tādu bagātību ir savādāka nekā, jo tā tiek mērīt iekasētos nodokļos, jo lielāki nodokļi un lielāki politiskās varas realizācija. Un mazāki nodokļi samazina iespēju realizēt vienlaicīgu politiku, un ja politika ir sakšana, tad tas samazina arī zakšanas. Tātad. Un ja mēs zinām, ka lielāki nodokļi ir vajadzīgi, lai maksātu baņķieru privātos parādus, miljardu latu vērtībā, lai transformētu valsts naudu uz korupcijas apsēstiem celtniecības un IT projektiem, tad katrs mans nodokļos nemaksātais lats ir atbalsts šādai sistēmai. Tāpēc ir jautājums, ko tagad jāaicina atbildēt visi diskusijas dalībnieki, vai patriotiski maksās nodokļus, un ko jūs varat teikt tiem, kuri domā līdzīgi kā es, un kuri nevēlas atbalstīt šādu sistēmu, un izvēlas alternatīvu, kā ar savu naudu atbalstīt, indeksēt pensijas, ko valsts nav darījusi, ar savu naudu atbalstīt bērnu mācības, kur citās zemēs tās ir bezmaksas. Un tāpēc jūtās morāli attaisnot šādi rīkoties, ka viņi kaut kādā jomā nodokļus nenomaksā. Laikam ir, es tomēr mēģināt, varbūt visiem nav tāda valsts kā man, pie Anijas mikrofons. Mēs varētu sākt no šīs puses. Mikrofons ir jāieslēdz un jārunā to mikrofonu šādi. Pirmkārt, es gribētu saprast, vai tad jūs pats esat par nodokļu nemaksāšanu un izskatās, kā tas ir. Otrkārt, es gribu pateikt, ka jūs pierastie piemēri ir tieši saistīti ar pašvaldību pasūtījumiem, jūs nebija neviens valsts pasūtījums, bet un vispār uz valsts, bet
jāpārbaudīt gan Rīgas domas tiltu pasūtījums, gan Rīgas domas šis pasūtījums tirgus remontus. Treškārt, tad, kad es biju uzņēmēju darbībā pirms politikas 2000. gadā, 2001. gadā, vadot rūpnīcu, man arī bija iespēja pārdot savu preci saražoto gan lielpiekotavām, gan starpniekiem, gan visādi stāvā. Es vadīju rūpnīcu spodrību Dobelē, tāpēc es arī ļoti labi Jelgavas, gan jau vienmēr braucu uz Rīgas uzdienoju Jelgavā. Praktiski es pilnībā varēju izsekot cenu, un par šādiem uzcenājumiem pat prātā nevar, es vienkārši skatījos un brīnījos, varbūt par āboliem ir atrast tā preču grupa, kur tā notiekas, kas ir sezonāli, bet principā visai produkcijai bija ļoti korekts uzcenājums, gan starpniekiem. Mums tātad vairumtirgotāju uzcenojums bija tāds, ka es varēju likvidēt autobāzi, un man sanāca lētāk. Viņi paņēma man preci par lētāku summu, nekā es uzturēju autobāzi savā rūpnīcā. Tātad tur negāja nekāda runa, ka viņi tur kaut kā mežonīgi iedzīvojās vai uz peļņu, bet viņiem bija jāizvadā preci par visu labu. Tas tā ievada un atbildēja uz jūsu teikto sacītot. Jūs arī celtniecības tāmēr toreiz pieskaitījāt sociālo nodokli, bet tas nekas, tas tā vienkārši ilustrācija vairāk. Bet principā par nodokļiem mēs varam ieiet Finanšu ministrijas mājaslapā un apstīties, kas notiek ar katru iemaksāto lapu. Lapa ir sadalījusi par iemaksātu, un es gribētu teikt, ka momentā 60 santīmi no katra nodokļas iemaksātā lapa aiziet tikai pensija, izglītība, veselība, nerunājot par lauksaimniecības subsīdijām, nerunājot par aizsardzību, nerunājot par visu pārējo, kas ieplūkšojas 40%, 40 santīmus. Tātad par katru nomaksāto lapu 33 santīmi sociālais nodoklis. Tas ir pensijas mūsu vecākiem, tie ir pabalstu bezdarbniekiem, 10, 12 lapu veselību, 10, 12 santīmi izglītību. Un šeit nav tādas lielas, jūs redzējāt prezentācijā, tātad no kopējās summas 10% kaut kā sadalās pārējais politikiem apēšanas sadalīšanu. Ja? Es jums nosaucu uzreiz 60 santīmu, kopējā 3 nozarēm aiziet. Tātad no katra nomaksātā nodokļa lapa 60 santīmu, tikai 3 nozarēm, kur politiķi nav iesaistīti. Tālāk mums jau nepieciešama drošība, tālāk mums nepieciešama ugunsdzēsēji un pārējais. Tā kā es uzskatu, ka liela atbildība arī jāuzņemas tiem cilvēkiem, kas nemaksā nodokļus par patreizējo situāciju valstī, ka budžets patreiz tomēr un politiķu rīcība ir tāda, kas mudinātu maksāt nodokļus, skaits ir vēl tāds strokāks. Bet nevar salīdzināt ar politisko situāciju 5 gadus atpakaļ, nevar salīdzināt ar politisko situāciju 10 gadus atpakaļ. Pretimo gada politikā nav, un es ceru arī nebūs līdz ar to atbildību par nodokļu maksāšanu un par to, ka mēs dzīvojam, ir jāuzmanās arī visi. Un nedrīkst ir tāda situācija, ka piemērs ir māmiņa, kur stāsta, lepojās ar to, ka viņas dēls cērt mežā mežu, nemaksā nodokļus no vienas puses un sūdzās par to, ka viņai nav liela pensija, viņai nav veselības aprūpe normāli un ka mazbērnam ir aizvēruši skolu, bet no kādas naudas to visu uzturēt. No katra mūsu nodokļu maksātājs. Mūsu nodokļu maksātāju naudas. Un ja nav šo nodokļu, tad nav arī no kā uzturēt. Jā, labvakar. Pirmkārt, šobrīd nav saprast, kā runā, kā pozīcijas pārstāvi, kā opozīcijas pārstāvi, jo esat ierast tā, ja kaut ko dara, tad dara. Nemēģina kaut kādu populismu vēst, bet lielā mērā es varētu piekrist arī Jāni par to, ka pēc 2008. 2009. gadā
lai viņi tāda arī nebūtu. Tas, kas attiecās uz tām, 2008. gads, jā, pierādīt tāda situācija. Tas varētu būt, bet es laiku ticējis un gribu ticēt, ka mums Latvijā ir pietiekoši daudz godīgi uzņēmēji, kas godīgi strādā, kas arī šo valstī lielā daļā ir, kā mums valdība šobrīd saka, izvilkuši no krīzes. Un arī attieksme cilvēkiem, ka man pagājušajā piekdienā bija tā iespēja biblioteka dienās skūpē, diskutēt ar cilvēkiem, par ceļu jautājumiem, kurus mums vairāk uzdēja, protams, arī par nodokļiem, par situāciju valstī. Viens jauns puisis, kas ļoti pārsteidza, nāca priekšlikumu, uzdeva jautājumu. Kāpēc valsts nezīmē naudu, ja nesazīmē naudu, tad mums būtu naudu, mēs visu kaut ko darītu. Un tad es tāds uzmīgi piecēlēs teicu, ziniet, jaunas cilvēks, man liekas, mums ir jāiemācās pirmām kārtām naudu nopelnīt, godīgi to nopelnīt, mums naudu sazīmē, kā tas ir bijis iepriekšējos visus. Arī praktiskās. Un patriotisms vai nepatriotisms, es domāju, ka tur Latvijā cilvēkiem tomēr būtu jāskatās, ka katrs darbs pats tāpēc nodoklis, sociālās apdrošināšanas iemaksas, nodoklis vairs, kurš sastāvēt. Tas viss nonāk gan tiem cilvēkiem, kuriem kaut kādā brīdī situācijas, kurš ir bezdarbā, jāpalīdz tiem cilvēkiem, veciem cilvēkiem, pensijas vecumā varam to visu varētu nodrošināt, jo pretējā gadījumā mums tā attieksme uz tādu, ka visi uzņēmēji saka, visi ir slikti, kad nodokļus maksā šai valstī ir slikti, ja mēs nevaram visu paliek, tad droši vien nav jēgas tai valstī. Manuprāt, lielā daļā ir jāmaina attieksme, pirmām kārtām ierēdniecības attieksme, par to, ka cilvēks, kas valstī dzīvo un strādā, ka tas ir klients, tad jāstrādā ar viņu. Viens maz piemērs man paziņē, strādā Zviedrijā, tur ir kompānija, viņš uztur 8 darbinieks strādā pie viņu. Viņam vien dienas man Zviedrijā, un dienas līdzīgs kā mums, viņš saka, mums tur ir mazliet problēma, viņš ir atskaitē, varbūt mēs pie jums varam aizbraukt. Viņš sabaidījies, protams, zinot kāda situācija mūsu ierēdniecībā un attieksmē, viņš saka, mēs aizbraukšu pie jums. Viņš aizbrauc tur, un tad viņam saka, ziniet, jūs tur tās atskaitas tabulas, esat nepareizi rītas apildījis. Mēs jums varam palīdzēt, mēs jums iedosim kādu grāmatu, palīgā, lai pareizi apildīt. Un viņš saka, kāpēc jums tāda attieksme? Viņš saka, kā jūs uzņēmējs? Jūs esat godīgs uzņēmējs? Nav mums nekādu pārkāpumu. Jūs nodagat 8 cilvēkus. Jūs automātiski valstī atvietojat dzīvi, paņemot nost sociālās maksas. Un es domāju, ja arī mums, teiksim, ierēdniecība attiecībā uz cilvēkiem mums attiecas, tas ir lieta. Tas ir viens no tā, kas dos un iespēja, lai cilvēki ticīgi, ka valstī arī maksāt. Viens no tādiem šeit uzskatāmiem piemēriem atkal bija dalīts mēs, jūs, viņi un mēs tie citi. Es esmu tāds pats mēs, kā jūs visi. Es tikpat labi varu sēdēt jums blakus un noteikti pirms pusotru gadu esmu sēdējis tieši turpat. Ar ko mēs šobrīd atšķiramies no mēs tur? Ja ar ko? Principā tikai ar apjomu, ar atbildības apjomu. Un tas, ko katrs mēs savā vietā esam darījuši, balstījuši greizu sistēmu, un cik lielā mērā mēs esam palīdzējuši šiem zogratiem turpināt darboties, kad mēs esam ar savu interesi personīgi uzskatījuši, bet tas nekas, es taču mazliet drīkstu, jo arī kāds cits vai divi augšā kaut ko atļaujas. Un kad mēs esam pateikuši, nē, mēs nepiedalāmies šādā greizā sistēmā. Es, kā uzņēmējs, zinu, ko nozīmē nopelnīt naudu. Es saprotu, kā tā būtu labpatīgās skaitīt. Naudu manā kabatā, kā es esmu pelnījis. Es zinu, ko nozīmē strādāt cauras dienas un naktis, sestdienas, svētdienas un nomaksāt nodokļus. Un es zinu, ko es prasu sagaidu no tiem, kas pārvalda matus līdzekļus. Es vēlos, lai viņi tiek pārvaldīti taisnīgi. Es domāju, ka mēs katrs to vēlamies. Es no uzņēmēja darbības esmu aizgājis politikā ar šādu mērķi. Šo greizo sistēmu mainīt. Un tas ir visu mūsu pienākums. Es aicinu reiz par reizē saprast, ka mēs
neesam neko atšķirīgi. Mēs tikai šobrīd esam katrs savā vietā joprojām. Rītā varbūt jūs būsiet šeit. Ar kādu attieksmi? Tas ir tas jautājums. Tad par to, vai kam tad ir pirmam jābūt, vai uzņēmējiem, kurš godīgi maksās, vai politiķi, vai tam, kas pārvalda šo kasi, godīgi šo naudu sadalīs. Nē, tas ir mūsu pienākums, jūsu pienākums, lai tā nauda tiek taisnīgi sadalīt, pieprasīt to. Vairāk šie piemēri, kaut arī lielā daļā var piekrist, un mēs zinām, ka šī sistēma greizā strādā, bet jāsaka, ka viņi bija tendenciozi. Tas, kas attiecās uz vainu cenas vai mazumcenas uzceņojumu, es arī esmu strādājis uzņēmēju darbībā un zinu to, profitu, kāds viņš ir. Varbūt, vai jau Rēkungs teica, ka Āpols var arī tā pārdot. Varbūt, ka Pūs to var atļauties. Taču nevarēsim tagad pēc tā visus pārējos. Un kāds ir tas vēstījums? Tirgotājies sliktie. Vai tagad vēstījums ir tāds, aicināt ķīnieši, viņi mums būvēs lētāk mājas un latvieši brauksim uz īriju, jo tur mēs esam lētāk. Un kāds ir tas vēstījums? Tā ir šī ir mūsu valsts sakārtojumi. Un patriotiski ir katram savā vietā, ka jūs atbildīgi par to, ko tu dari. Un es domāju, katrs, ja mēs pārvērtēsim, ko mēs esam savā laikā katreiz izdarījuši, mēs atradīsim tās vietas, kur mēs esam šo greizo sistēmu pārvērtuši. Es aicinu pārtraukt šo pārvēršanu. Paldies! Labdien! Mēs esam Jānis Uzdāņš. No visiem politiskā pieredzes mazāko. Bet man tāda pirmie iespēja par to, kā iet Saeimā, kas notiek, un kā vispār tā vietas valsts pārvalda funkcionē. Man ir tā, ka šeit mēs šodien ļoti tādu provokatīvu tēmas, bet esam sajaukuši divas lietas, kas ir korupcija, kas būtības ir noziegums, un nodokļu nomaksas jautājums, kas ir mūsu pašu ieguldījums tālā. Un to droši vien, ka nevajag uz priekšu gan jaukt. Attiecībā par tiem izdevumiem, jā, es piekrītu to, ka valsts sektorā var darīt efektīvāk. Privātā sektorā vienmēr ir primārais jautājums, tas ir ikdienas vadības jautājums, katrā valsts sēdē tiek skatīts, ko mēs varam darīt efektīvāk, par ko mēs varam mazāk maksāt. Tāds ir. Un valsts sektorā vēl projām atsevišķās vietās ir tā, ka tomēr ir vecā sistēma, neteiksim, pēc gada beigām mums ir palīdz tik un tik daudz laika, tik daudz nav piešķirt, visai arī noteikti. Tas diemžēl ir. Un mēs cenšamies mainīt to. To es varu teikt, lai nodokļu izlietojums būtu pārskatāms, redzams un iedzīvotāji saprast, ko viņi šos nodokļus maksā. Un Rēkungs jau pietiekoši skaļi kā teica, ka ir precīzi redzams, ka katru nomaksāto lapu, kur tie nodokļi paliek. Tas viens, tas otrs. Un trešais ir piemērs par āboliem. Par āboliem līdzāk tā, ka āboli rāda bojājušās preces un ir iespējams atrast veidu, kad mēs ievērtam 5 centiņiem pārdodam pa latu. Bet, teiksim, ir pietiekoši liels šis procents, kas pazūd bojājumi, teiksim. Un to, protams, var atrast, un dzirdēs arī man ļoti acīs krīt, kas nav godīgi. Bet iedziļinoties pēc tam konkrēti lielo pārtikas ķēžu nodokļu nomaksas visās problēmas jautājumos un runājot par valsts ieņēmumu dienestu, ko viņi dara pareizi, ko nē, ir skaidri redzams, ka, piemēram, pārtikas ķēdēm tur ir 7% par neto uzcenojums un noliktavas aprīts ātrums 45 dienas. Tur faktiski nav vietas, kur kādas veida uzcenojums. Tā kā tas būtu mans komentārs. Par nodokļiem mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka mums ir iespēja šis nodokļus samazināt. Un tad rodās tāds seriāls sajūta. Tad ir palielini, tad ir slikti. Tagad samazināt, sākās pavisam paliekšana. Tad tas ir kaut kas briesmīgs. Nē, mēs cenšamies samazināt nodokļus pēc iespējas atbildīgākā veidā. Tā, lai nesalaustu
tos gan mūsu pašu nākotnes solījumus vēlētājiem, gan arī Latvijas ekonomiku. Un darīsim to tādā sociālā atbildīgā veidā. Tas ir mans komentārs, to, kur mēs tagad esam. Attiecībā uz to, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi, jā, mēs, protams, diskutējam un iesaistam sociālos partnerus un gaidām proti iesaisti, lai būtu tas dialogs. No man būs kaut ko pielikt klāt, jo principā lielā mērā jāpiekrīt kolēģiem. Es saprotu, ka es pavisam jaunpienācējs politikā par politiku nejūtu. Tāpēc, jāatbildē, tāpēc mēģināšu tā vienkārši atbildēt uz jautājumu, kas ir uzdots. Vai tas ir patriotisks maksāt nodokļus? Jūs skatījāt, tas liels patriotisks maksāt nodokļus. Es domāju, ka tas parāda, cik ļoti cilvēks tic šai valstī, tic tam, ko dara valdība un ko mēģina virzīt šo valsti. Es domāju, ka tas viena lieta, ko tiešām mēs daudz runājam par to, kā pievedot, lai cilvēki maksā nodokļus. Otrs, es domāju, par ko padomāt, lai cilvēki dod šo motivāciju. Kā tad parādīt, kur šie nodokļi paliek. Kā arī Jānis minēja, ka patiesībā liela daļa tiešām šo nodokļu aiziet nevis šajos minētajos piemēram, ka tiešām sabiedrības palīdzību. Un, ja cilvēks skaidrāk zināt par to pašu degvielu, ka tas akcijas nodoklis ir aizvērts, lai salabotu ceļu, un reāli redzēt, ka šis ceļš labojas. Ja tā būtu, es runāju par to, ja tā būtu, tad cilvēki arī akceptē, ka viņi gandrīz maksā šos nodokļus. Es domāju, tā ir tā galvenā problēma, ka cilvēki nesūt, par ko viņi maksā šos nodokļus. Un šeit tas tiešām ir atnes mūsu dārziņā parādīt, ka tiešām, ka daudz kalpi ir tie, kas cenšas un tiešām ir spēja parādīt un pierādīt, kur šī nauda ir palikusi. Un cik no manas sanāca strādāt tieši tie, man liekas tiešām, ka vismaz šis jaunais sastāvnieks, jaunie deputāti tiešām ļoti cītīgi strādā pie tā, lai pierādīt, ka kaut ko var izdarīt priekš šīs valsts un sakārtot šīs lietas. Man šķiet, ka šāds jautājums vispār mēs nevarētu būt, vai nodokļus maksāt patriotiski vai nav patriotiski, ka tam jau būtu jābūt pašam par sevi saprotamam. Un varbūt, ka tas ir mūsu sabiedrības tāds veselības mērītājs, šīs atziņas varbūt mērītājs, ka mēs vispār uzdodam šādu jautājumu. Un varbūt, ka tas ir no iepriekšējiem laikiem mums nācis līdzi, un droši vien, ka jāsāk varbūt ar šo izglītību skolās, ar sabiedrības vispār kopējo pārliecināšanu šajā lietā. Un atšķirībā varbūt tikko, ko teica Saeimas deputāts, ka ir kļūda tā, ka mēs nevaram tā skaidri parādīt, kur tas aiziet nodokļu maksātāja nauda. Tad es gribu teikt, ka pašvaldības ļoti skaidri to var parādīt. Un katrs lats mums ir uzskaitīts, un arī mūsu iedzīvotājiem ir informācija par to, kur aiziet katrs nodokļos nomaksātais lats. Protams, ka pašvaldību nodokļu bāze nav tik liela kā valstī, un mums pašvaldībā ienāk tikai 3 nodokļi, un, protams, lielākais no tā ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, par ko arī šodien droši vien būs runa. Un es gribētu teikt, ka mums, protams, katram ir savs atbildības šis lauciņš, un mēs tā gluži nevaram pateikt, ka mēs visi esam mēs, un ka mēs esam visi tā kā vienā tādā draudzīgā bariņā, jo tomēr šī atbildība, kas ir Saeimas deputātiem, jo Saeima ir tā, kas tomēr šo politiku veido, un mēs visi gaidām arī, kāda šī politika būs, vai tā būs nodokļu samazinājuma virzienā, vai tā būs kāda savādāk, katrā ziņā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, ne pašvaldību mēs nenosakam ābolu cenas tirgos vai veikalos vai citām precēm. Un arī valsts nenosaka pareizi. Jā, un man šķiet, ka ļoti neveiksmīgi izvēlēts bija šis piemērs ar Dienvidu tiltu, jo es arī piekrītu, ko teica iepriekšējā runātāja par to, ka tiek jauktas varbūt divas lietas, korupcija ar objektu izmaksām, ar cenām. Jo mēs ļoti labi pašvaldībā zinām, kā veidojas cenas, kā veidojas pasūtījumi, jo mums ir ļoti stingri šie iepirkumi, kā ir celtniecībā un citos pasūtījumos, cik ļoti stingri visu to uzmana iepirkumu uzraudzības birojas un tā tālāk. Tā kā varbūt šis piemērs tāds nav attiecināms
attiecināms uz visu šo sistēmu kopumā. Un jāsaka par to, ko lēma par nodokļiem šodien, man gribas teikt, ka, protams, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka savā valstī mēs varam samazināt nodokļus, bet varbūt, ka tomēr šī diskusija ir jābūt tur mazliet plašākai, arī ar sociālajiem partneriem, iedzīvotājiem, īpaši par PVN nodokli. Jo mēs tā mazliet šaubamies, vai tas sasniegs mērķi, jo varbūt vajadzēs savādāk darīt. Un par iedzīvotāju ienākumu nodokli, jā, katrā ziņā ļoti pozitīvi, bet šeit arī jārisina otrs aspekts, kas skar pašvaldības, un par to mēs arī droši runāsim vēl tālāk, par nodokļiem runāsim. Paldies, labvakar visiem, un es gribētu teikt, ka, protams, tikai mēs salīdzinām kādas lietas un redzam, ka no kādas sadaļas ar kādu ir jādalās, tas pieaudzina vērtību. Līdz ar to tas sākotnējais, kad atnāk amatnieks un satājas un izņem samaksāja, tas veido vienu sadaļu, tik līdz ir arī valsts iesaistās šajā lietā, kas ir ļoti loģiski un normāli, līdz ar to cenas, protams, arī par to sadaļu pieaug. Bet varbūt es šodien gribētu, lai mēs jau sākām dalīt nodokļus, bet pats svarīgākais ir šo nodokļu radīšana. Un man liekas, ka tās procedūras, kuras ir šodien uzņēmējiem, kur var izstāstīt tuvāk par to, kā viņi sajūt tās procedūras sarežģītības, kuras ir, lai es varētu novest nodokļus un veiksmīgi savu uzņēmēju darbību attīstīt. Tas noteikti ir ļoti dažāds un sarežģīts. Es gribētu, lai mēs visi kopā paskatītos noteikti, kā tas notiek pasaulē, jo šajos laikos līdz šim mēs esam radījuši ļoti smagu un birokrātisku procedūru, gan nodokļu nomaksā, gan visās pārējās lietās, kas saistītas gan ar celtniecību, gan ar iepirkumiem, gan ar veselu virkni lietām, kas saistītas ar šo. Un es domāju, ka, ja paskatāmies ārpusē un dzirdam, kā šobrīd mūsu paši tautieši strādā ar ārzemēs, cik viņi pirmkārt jau, protams, ieveļina attieksmi ar vienu pusi, bet tā otra pusi ir tā, ka pašas procedūras ir ārkārtīgi vienkāršas. Šīs procedūras ir nevis ierobežojošas, nevis tevi graujošas, bet tevi stimulējošas un veicinošas. Un es domāju, ka mēs esam radījuši šobrīd sistēmu, kurā mēs viens otru apkarojam, kurā mēs viens uz otru skatāmies, kur mēs mēģinām atklāt, ka tu esi noziedznieks, zaglis, laupītājs, nemaksātājs. Un es domāju, ka mums ir jābūt daudz uzticīgākiem, daudz ticīgākiem viens otram, lai šīs procedūras arī būtu vienkāršākas un vienkārši realizēt. Tad, man liekas, ka mēs būsim arī daudz uz priekšu ejošāki un virzošāki. Un noteikti šodien mēs runāsim par nodokļiem, un es gribētu to vēlreiz akcentēt, ka šobrīd pašvaldībām ir pats svarīgākais un nodokļu ziņā un grūtākais. Tas ir saprast iedzīvotāju ienākumu nodokļa kompensējošo mehānismu. Jo mēs šodien dzirdam ļoti daudzas ministrijas, kuras jau skatās uz iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadaļu, bet kā iedzīvotāju ienākumu nodokļa pašvaldības sadaļa tiks kompensēta par šo nevienību. Latvijas Republikā likums nosaka, ka samazinot mums ir arī tūlītās jānosaka šis kompensējušas mehānisms. Tā šobrīd nav. To mēs visi ļoti vēlamies. Tā kā es gribētu, lai mēs pašos pamatos būtu vienkāršāki, saprotamāki, saprotošāki un lai mēs vienkāršāk virzītu lietas priekšu, tad, protams, mēs arī panāksim šos rezultātus. Paldies. Tā kā tāds ir apkuls komentāri, es tūlīt došu vārdu jautājumiem klausītājiem, bet pirms tā kā tas sanāk
Jūs gribētu piebilst to, ka es neesmu nodokļu nemaksātājs. Es nevaru to darīt, man darba devēja, man nomaksā nodokļus. Es nekādā veidā nevaru viņus iespēju, ka sunim izpildīt pie grāmatas, ja nemaksāja par mani. To nedarīs, jā. Viņi grib tās samaksā un tātad darba devēja man nomaksājuši, tas vēl komentēt. Bet ir ļoti labi, un es gribētu uzdot jautājumu arī Kuram. Ir ļoti labi noslēgties, es frāzi, ziniet, veselības aizsardzību, ziniet, treknie gadi tagad nav nekādu pārmērību, vajadzīgi nav veselības aizsardzībai. Bet veselības aizsardzībai tiešām vajadzīgi, bet kā sadalās šī nav veselības aizsardzība? Es pilnīgi aizsardzībai ir vajadzīgi nav. Kā viņi sadalās iekšienē? Tiek nopirkti Holandas kuģi, pa kuriem mēs lasām šausmu stāstus, un tiek tāda celtniecības stāvis šajā sfērā ir slepenības grifa un nav pieejams pat ne visiem saimnes deputātiem. Savukārt par tātad netrekno gadu, tātad celtniecībām veselības aizsardzības sfērā, nav bija veicis masas veida arestus, mēs gaidām tiesu, lai bērnu slimnīcas celtnieki, tātad pasūtītāji saņemtu taisnīgu sodu. Līdzīgi ir arī daudzām citām lietām. Un, jo galu galā, vai tad treknie gadi ir šobrīd, kad notiek plašas diskusijas valdībā par dīzeļvilciem un elektrisko vilcienu iepirkumu. Varbūt arī mums, kā tad pēc tam sadalās šī nauda, kura ir labam patiesam mērķim? Kā tas notiek tālāk, kad ir aizgājis trešdaļas santīmu veselības aizsardzībai, un pēc tam viņi nonāk celtniecības pasūtījumos, dažādos vilcienu pasūtījumus un tādās lietās. Praktiski uz šo jautājumu mums ir jāpras atbildi katram nozares ministram. Otrkārt, par to, ko jūs pieminat, dīzeļvilcieni. Es nezinu, kad ir sācies iepirkuma process, bet tas nav sācies pagājušajā. Es vēl pat pirms Augustu valdības, kad viņš bija šis ministrs, ir sācies šis process. Un šie līdzekļi, kas ir dīzeļi un elektrolīdzekļi, kurš ir praktiski ļoti dīvains līdzekļus no zelta vilcieniem mums nākotnē, ja tiks noslēgts šis līdzekļus. Un kā finanšu ministrs teica, otrs zelta pils, tikai zelta vilciens staigās pa zelta pilu. Bet veselības aizsardzība, šie visi līdzekļi nāk no Eiropas fondiem. Tie nav no 2 santīmiem, par ko es nevis, par nodokļu maksātāju nav. Tas ir viens. Otrs, es varētu turpināt saukt šīs celtas, tāpat, kur šausmināties, un es arī to daru. Tā ir big jaunā, tā ir biblioteka, un ļoti daudz citu lietu. Bet ir jābūt arī nedaudz objektivitātei un jāspēj tomēr sabiedrībai kaut vai objektīvi izskaidrot, kādu procesu notiek valstī politikā. Un, diemžēl, ja jūs neredzat nekādas izmaiņas, ja jūs atsaucaties tikai uz to, uz tiem laikiem, uz 5 gadu vecām problēmām, uz 10 gadu vecām problēmām, tad mēs, gan jūs, gan es neveicinām sabiedrības izskatu par nodokļu maksāšanu, par to, kas ir vajadzīgs. Jo jūs jau pateicāt, ka jūs maksājat nodokļus, bet jūs nepateicāt, vai jūs uzskatāt, ka ir jāmaksā. Varbūt, ka jūs uzskatāt, ka nav jāmaksā. Tad jau tad ir citi sadarbība. Bet praktiski, vai šis veicinās izskatu par ko, un vai nekas nav mainīgs. Tātad nekas nemainās. Ir sasniegusi politika 90. gadu līmenī, un nekas sabiedrībā un politikā nav mainīgs šo laiku. Redziet, jūs nosaucāt ļoti daudz piemērus, kas ir tagad, bet jūs esat tur, jūs esat pie varas. Kas traucē jums šobrīd atturēt šīs visas konstrukcijas, kas jums viņus traucē un pateikt, mēs strādāsim par jaunu. Es starpā, tie, kas tagad smaida tieši šādu lozumu, mēs jūs ievēlējam. Jūs teicāt, mēs to visu aizmēsīsim. Kāpēc jūs turpināt to? Es starpā līgumu par vilcienu neparakstu, līgumu kaut kad nesen parakstu, atpīdot. Līgumu parakstīja pretēji valdības nolēmums. Ja cilvēks veids kriminālu darbu, pārsniedz savus pilnvaras, ir skaidrs un gaišs valdības lēmums par vilcienu iepirkumu parakstīt saskaņā ar iepirkumu konkursu nosacījumiem,
un papa valdība izvirzīja pateicības. Ja šie nosacījumi nav ievēroti, cilvēks ir veicis kriminālu darbu, ir pārsniedz savus pilnības. Es arī par to startu, kā priekšnēji, pašas vilciens, kas ir jāsaka. Protams, ir dažādas iespējas. Varam saukt ražošanu un salīdzināt to ar pilnu. Varam mēs pārmest dažādas lietas, bet es pieļauju, ka neviens no šeit klātesošiem rīkus nav redzējuši, bet mēģinu kaut ko atstāstīt. Bet tā situācija valstī, mēs runājam par PVN nodokļu mazināšanu, kas labi pildās. Tā pašā laikā mēs nerunājam par to, ka palielinās to nodokļu maksātāju skaits, kur maksā nodokļus, vai kuri strādā minimālo algu, vai līdz minimālai algai. Tas faktiski ir tas, ka tas ir viens signāls jau tā, ka kaut kas nav kārtībā darbspēku nodokļiem. Līdz ar to, manuprāt, šeit būtu lielāka uzmanība jāpievērš. Protams, tas, ko saka pašvaldība, jā, valsts veids zināmas darbības, bet nedrīkst no tā ciest pašvaldības, pilnīgi taisnīgi, pilnīgi piekrīt. Arī kādreiz strādāja pašvaldībā, pašvaldība vadīja, zinu, ko tas nozīmē. Atgriežoties pie tiem pašiem vilcieniem, manuprāt, tomēr vajadzētu izvērtēt un skatīties tās iespējas, ko dod Eiropa, ar kādām iespējām mēs varam nodrošināt to, ka mums šeit notiks ražošana. Nav runa tikai par vilcieniem, nav runa par plikiem vagoniem, ir runa par ražošanu. Ja to nesapratīs, un ja mēs nesapratīsim, tad mums jāiepārtās nav nodokļi, mums vajadzīgs par darbības, iedzīvotāju ienākumu nodokļus, kas nonāk pašvaldībās, kas nonāk valstī, tā pašā medicīnā, tā pašā izglītībā, tā pašā policijā. Tad diezgan grūti būs tā valstī. Varbūt ilustrētu šo jautājumu uzdevot. Es sapulces vadītājs, tā kā es biju privātu uzņēmumu vadītājs un bija viens perfekts projektu vadītājs, kurš strādāja klientiem, labi pārdeva kamīņus, tiešām profesionāls augstākās klases, viss apmierināja. Kaut kādā brīdī likās, kaut kas nav īsti bija. Viņš strādāja vairākus gadus. Tādu sanāca situācija radās, ka tika uzķērts, ka viņš reāli zobu. Viņš strādāja klientiem pa taisno, pārdot preces, nopērn vēl tur iepārš sev daļu kabatā. Tanī brīdī, kad es nācu gaismā, viņš tanī pat dienā tika atklāsts. Jūsu jautājums bija apmēram tāds, kāpēc jūs pieļaujat, ka jūsu paspārnē zobu? Apmēram, kāpēc jūs pieļaujat, ka nauda līdzekļi tiek iztērēt nelietīgi? Tikko mēs to zinām, kaut kas notiek, vai mums ir iespēja šo faktiski konstatēt, tā mēs varam kaut ko mainīt. Līdz tam man likās, ka viņš ir uzticīgs projektu vadītājs manām uzņēmumam. Kamēr neradās situācija, ka to varēja konstatēt. Tas pats notiek šeit, es domāju, tikko kā tā šķirīt. Ja jūs, Paidar kungs, ir konkrētas lietas, ar ko mēs kopā varam kādu jautājumu atrisināt, kur kaut kas notiek nepareizi darāt. Ja jūs jautājums ir tāds, vai jūs uzskatāt, ka viss valsts pārvaldē notiek efektīvi? Man atbild ir nē. Protams, ka nē. Ja jūs jautājums būtu, vai viss notiek, vai līdzekļi tiek tērēt absolūti liederīgi? Man atbild ir nē. Vai mūsu mērķis ir efektivizēt un liederīgi tērēt līdzekļus? Man atbild ir jā. Tad atrodam veidu, kā to izdarīt, konkrēti priekšlikumu, konkrēti darbību. Paldies! Es tikai gribēju piebilst dažas vārdas. Pirmkārt, ir diezgan skaidrs tas, ko gribēju teikt jūs kolēģis. Viņš gribēja teikt to, ka jebkurš korupcija apdraud konkurētspēju. Tieši tāpat arī tie, kas nemaksā nodokļus, tomēr darbspēku nodokļu, maksā polsnēm, ja jau to konkurētspēju, jo viņi attiecīgi spēja ar labākiem nosacījumiem darboties tirgū. Tad es domāju, ka šī tēma savā ziņā ļoti labi sadarās ar to, par ko Saeima lems un pat, un tur būtu ļoti svarīgi dzirdēt deputātu viedokļus par to, kā mēs varētu sistēmu mainīt labākā virzienā. Jo ir viens nodoklis, kas ir acīm redzot ilgības pietiekami labi, tas ir pievienotās vērtības nodoklis.
Acīm redzot, valdība ir uzskatījusi par iespējamu, ka šis nodoklis ir samazināms, bet tas veids, kā tas šobrīd tiek plānots darīt, tas tiek plānots samazināt par 1%. Patiesībā joprojām saglabājot visnotaļ augstu šī nodokļa likme Eiropā pārtikai, tik augsta pārtikas nodokļa likme, ja mēs nerunājam par Lietuvu, varbūt ir tikpat augsta šī nodokļa likme, visur citur Eiropā ir mazāk, nerunāsim Luksemburgu, kur pārtikas nodokļa likme, piemēram, ir 3%. Otrs, protams, ir darba spēka nodoklis. Darba spēka nodokļi, it kā šī likme 25%, es domāju, iedzīvot ienākumu nodokli 25%, tas varbūt nav nekāda milzīgā traģēdija, taču šai pašā laikā kopējais darba spēka nodokļu sloks ir milzīgs un neproporcionāli liels Latvijā. Jautājums ir tāds arī Saeimas deputātiem, kāpēc tiek uzskatīts, ka šāda plakana nodokļu samazināšana ir labāka par kādu nodokļu samazināšanu, kas reāli dotu kaut kādu iegūmu konkrētu iedzīvotāju grupu acīņos, ja mēs redzam, ka patiesībā iedzīvotāju pirktspēja nav palielinājusies, ne tuvu nav palielinājusies. Neskatoties uz to, ka mēs runājam par iespēju un par tādām lietām kā teju krīzes pārvarēšanu. Man bija replika uz Panāmiju kunga priekšlikumu par runāsim konkrēti. Es gribēju tam pievienoties un aicināt sākumā runāt konkrēti, jo kamēr mēs runāsim par globālām makroekonomiskām kategorijām, par kaut kādiem lietām, ko vienam ir informācija, otram nav informācija, un tas paliks par tādu garlaicīgu paprāplāšanu. Un jau tika piedāvāts, ka sākumā runāt konkrēti par šiem likuma grozījumiem. Kas bija tas jautājums? Ir par PVN un par nodokļiem vai kā ir? PVN kontekstā. Redzat, ir tā, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ja darbspēka nodokļi ir ļoti būtiska izmaksas sastāvdaļa uzņēmumiem. Un, ja būtu godīgs, tad jūs nekonkurētspējīgs sarēķinot uzņēmumu pašizmaksas dažādās nozarēs, mēs nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešams šo nodokļu slogu samazināt un darīt to pakāpeniskā veidā, lai tas būtu atbildīgi pret gan iepriekš uzņemtajām saistībām, gan arī pret nākotnē. Mēs esam ieplānojuši to ierakstīt likumā, kas 3 gadu laikā samazināšanu šo iedzīvotāju nodokļu likmi 25 uz 20. Tas ir skaidra ziņa sabiedrībai par to, kā likmi tiks samazināt arī uz priekšu. Tas būtu par iedzīvotājiem. Attiecībā par PVN izskanējuši daudz visādi apgalvojumi par to, ka vienu vai otru veidu ir izvēlēties labāk. Sanāk tā, argumenti ir ļoti vienkārši. Ja mēs samazinām PVN likmi pārtikai no 21% līdz 12%, tad tas kopējais efekts ir līdzvērtīgs tūlītējai nodokļu samazināšanai darbspēku no 25 uz 20. Tie ir simti miljoni lati. Un šai brīdī tas būtu ļoti bezatbildīgi to darīt. Mēs turpinātu aizņemties un nespētu sekt savas saistības nākotnē. Tāpēc arī šai brīdī tas netiek darīts. Attiecībā uz to, kāds veids tiek izmantots par to, kāpēc viņš ir plakants. Jā, Finanšu ministrija ļoti personāli uzņēmās šo atbildību par to, ka tas tiešām notiks, jo mums visiem ir klātsošiem bija tiešām konkrēti jautājumi par to, ka mēs tieši tāpat kā jūs prasījām, ka mēs neticam, ka viss samazinās cenas. Viņš šo atbildību uzņēmās, lai arī var to procesu līdz. Attiecībā par to, vai PVN samazināt, cik daudz ir kontrolējumā un nekontrolējumā daļa. Protams, ka liela daļa var nokontrolēt. Tās ir tās obligātās, komunālos maksājumus var nokontrolēt, elektroenerģiju, gāzi, tās lietas var nokontrolēt.
Bet ir, protams, liela daļa nekontrolējumā daļa, kur ir savu veidu vienošanās, un, protams, es arī esmu piesardzīgs uz to, vai viņi izvirzīsies vai ne. Bet, atbildība ir tā daļa. Es domāju, ka šodien mums vajadzētu saprast, ko mēs gribam. Un man liekas, ka svarīgākā tēma šodien Latvijā ir tās iedzīvotājs, vai Latvijas iedzīvotājs paliek Latvijā, vai viņš meklē izēju savu dzīves tālāk vai izcināšanai ārpus. Un mēs esam diskutējuši vēl asociācijā par to, kas būtu jādara un kas ir tie iemesli, kāpēc šodien cilvēki, jauni cilvēki, darba spējīgi cilvēki brauc prom no Latvijas. Un mums liekas, ka tā pamatīdēja ir tā, ka cilvēki brauc, tāpēc, ka viņiem nav naudas. Viņi brauc meklēt lielāku naudu. Un tāpēc, jebkurai nodokļu samazināšanas lietai būtu jābūt virzītāji, lai mēs šodien cilvēkiem spētu samaksāt lielākus atalgojumus. Jo tas būs viens no pamata veidiem, kādā veidā mēs dosim iespēju cilvēkiem palikt Latvijā, nopelnīt Latvijā, arī sakārtot savas finansiālās saistības, jo mēs redzam, kas notiek. Mūsu pilsēta arī paliek tukša. Vakarā es izgāju skaists laiks, kafejnīciņas ir sakārtotas, tikai tur nav neviena cilvēka. Un es nedomāju, ka viņi nav tāpēc, ka viņi tur negribētu būt. Viņiem vienkārši nav naudas. Un ja mēs ar nodokļiem, ar visām iespējām šodien gan vienkāršot procedūras, beidzot šo te 35 palielināmos stiklu likšanu uz cilvēku, dodam iespēju cilvēkam pelnīt, dodam iespēju cilvēkam nopelnīt, dodam iespēju cilvēkam samaksāt nodokļos, un lai viņam paliek kaut kāda arī nauda savu dzīves kārtošana. Man liekas, ka tas šodien ir tas pats galvenais uzdevums, un to mēs šodien arī vēlamies no parlamenta, no spēles noteikuma radītāja, lai mēs redzam un saprotam skaidri, ka mēs šodien samazinot nodokļus, pievienotās vērtības nodokļus, mēs samazinam tajās vietās un lietās, kur mēs sajūtam cilvēkam naudas paliks vairāk. Ja mēs samazinām iedzīvotāju ienākumu nodokli, tas ir ļoti labi, un mēs redzam, ka cilvēkam paliks viņam kabatā naudas vairāk. Protams, ka mums kā pašvaldībai svarīgi saprast arī to, ka valsts domā, kādā veidā šī lietu kompensēt, lai mums nepaliekam bez naudas. Bet tas ir tas, man liekas, svarīgākais šodien. Es varbūt atļaušos arī iesaistīt cilvēkus. Pasakiet, lūdzu, kurš bija par PVN paaugstināšanu 2011. gadā par 1%. Tad, kad bija PVN 21 un tika lēmts par to, lai paaugstinātu PVN 22%, lūdzu paceļiet rokas, kurš bija par to. Redziet, nav neviena. Tātad mums ir atrast atbildes jautājumu, vai mums vajag atgriezties atpakaļ PVN 21% robežās. Tas pirmkārt. Tas ir arī gadījumā, ja mums ir izšķiršanās par to, darīt vai nedarīt. Un šī konkrētā gadījumā attiecībā uz PVN Nacionālās apvienības nostāja bija un nav mainījusies par to, ka mēs uzskatām labāk, sociāli atbildīgāk un efektīgāk būtu samazināt PVN pārtikas preču grupām, atsevišķām preču grupām ar to pašu fiskālo efektu 40 miljoni, tas noteikti sasniegt vēlamo rezultātu daudz labāk. Bet tad, kad izšķiršanās ir vai samazināt šo vispārējo likmi pa 1% vai nedarīt neko, jo tieši tā, ka finanšu ministra uzstādījums, kad ar 1. jūliju nav iespējams noteikt šīs preču grupas, līdz ar to ir tikai vainu tāds risinājums, vai atstāt 22%. Es to patīk vai nepatīk, bet šī izšķiršanās bija jāpieņem tieši tā. Es ceru, ka tas vismaz tiks atzīts par labu esam. Attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli arī šeit mums Nacionālā apvienība atšķīrās viedoklis no sadarbības partneru skatījumu. Mūsuprāt, labāk bija atstāt šo likmi 25% nemainīgi, bet pacelt neapliekumu minimumu un arī būtiski pacelt atvieglojumus par apgādājumiem. Pie tam proporcionāli progresīvi par bērniem. 100 lati par pirmo bērnu, 120 par otro, 150 par trešo. Tādējādi mēs zināmā veidā ieviešam arī progresivitāti iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vēl labāk būtu, ka 25% paliek tā naudā,
kas ir virs 1001 lata, visi līdz 1000 latiem tiek apkopti par 20%. Bet no 1001 lata jau par 25%. Bet šeit atkal ir jautājums. Viens ir mūsu viedoklis. Mēs esam 3-4 sadarbības partneri. Katram ir savs skatījums uz lietām, tad nākas respektēt mūsu partneru redzējumu un pieņemt šo risinājumu, kas apmierina visus. Paldies! Jā, tad es strādāju Kalsnācības komisijā un mums tāda savādīga situācija sanākas. Tur ir Kalsnācības jautājums, kādi jālēm, tad mūsu tiešākie sabiedrotie bieži strādās visu Latviju. Un arī šī gadījumā par nodokļiem mūsu pozīcijas ļoti sakrīt. Un atšķirībā no tā, ka mēs neesam koalīcijā, tad mēs nācam ar savu priekšlikumu, ko mēs esam sagatavojuši par nodokļu grozījumiem, un viņš ir sekojošs. Ja mēs runājam par PVN, tad mēs esam atraduši šo risinājumu, kā varētu novirzīt šo efektu, nevis izšķirt uz visām precēm, ne tikai dot 1%, kurš, protams, zinām, ka viņš pozitīvs un labu nedod gandrīz nekādu, bet kā viņu fokusēt uz atsevišķām preču grupām. Tas, ko mēs izdarījām, mēs noklausījāmies visus šos iebildumus par to, ka valdība nav spējīga to sagatavot, ka tehniskas problēmas, ko kas nevarēsim izdarīt. Mēs atšķirām likumu, paskatījāmies, kas ir rakstīts likumā. Un atradām, ka ir vesela rinda preču grupas, kuras var izdalīt, ar kurām var strādāt. Un konkrēti, tas, kas ir mūsu priekšlikums dotajā gadījumā, tad tā vietā, lai samazinātu PVN par 1%, samazināt piemērot minimālo iespējamo, ko atver Eiropa, jo Eiropas likumdošanas apstājamies, ko viņi atver Eiropa darīt Latvijai un atradām. Tad sekojušām grupām var piemērot minimālo iespējamo PVN likmi, tas ir 5%. Tas ir medikamentiem, tas ir mācību literatūrai, tas ir sabiedriskā transporta iekšzemes, tas ir siltumenerģijai un arī elektrībai. Šīm visām grupām mēs varam nozīmīgi samazināt PVN nodokļi. Mēs viņu fokusējam tieši uz šīm grupām, mēs izšķiram uz visu. Ar to pašu fiskālu efektu, nepārkāpjot valdības noteiktos rādīšus, mēs varam panākt nozīmīgi PVN samazināšanu līdz 5% šīm grupām. Un tas būtu jau jūtams labums patērētājiem atsaņēmējiem. Ar ko mēs rītdien cīnīsimies, mēģināsim viņu aizstāvēt. Jo tehniski viņš ir realizējums. Es personīgi sazinājos ar Finanšu ministriju, pārliecinājos par aprēķiniem, lai gan mums bija dot tikai viena diena un viena nakts, sagatavot savus priekšlikumus, kāpēc šie priekšlikumi bija obligāti jāizsaka steidzamības kārtībā, un deputātiem bija tikai viena diena un viena nakts. Mēs šo vienu dienu, vienu nakts strādājām un uztaisījām korektus priekšlikumus, kur iekļaujās valdības paredzēto fiskālo efektu ietvaros, kurus ir tehniski iespējams realizēt, izdalīt un nav nekāda problēma. Un par to mēs ir brīdien cīnīsimies. Tā, pirms sadot Zarīkums, viena diena, viena nakts, tas ir ļoti daudz. 2008. gada 11. decembrī koalīcija starp pirmo un otro lasību 38 likumprojektiem. To starp likumam par visiem nodokļu paketu valsts piešķīra precīzi 15 sekundes labojumu un ierosinājumu iesniegšanai starp katru likumprojektu starp pirmo un otro lasību. Tas ir ļoti daudz, tas ir tā ir demokrātija, kas tagad notiek, tas liels progress. Tiešām ir reformas notikušas. Es esmu jauns deputāts, man mācās strādāt ne tikai dievārīgi. Es domāju, ka šobrīd tāds sajūta no zāles, ka ir vajadzīga demokratizācija un acīm redzot jādod vārds zālē. Kurš vēlas savu jautājumu, vai arī ļoti īsti Paldies, ka pateicat. Labvakar, man tāds jautājums no tautas. Mēs ļoti daudz esam autovadītāji, un mēs ļoti labi zinām, kāda ir Latvijas ceļi, vienkārši apbaidoši un šausmīgi, apmēram 2000 km Latvijas ceļu uz sabrukumu stāvoklī. Ja es nemaldos, ka kaut kur 2004. kaut kā tā gadā likvidēja autoceļu fondu, un rezultāts ir tāds, kāds nu viņš ir. Pagājušā gadā, tad, kad vienu gadu pie varas bija iepriekšējā Saeima un iepriekšējā valdība, tad Auguļu kungs centās atjaunot šo autoceļu fondu. Viņam nekas neizdevās, jo gads pagāja un pilnīgi plānprātīgā ideja atlaist parlamentu, izdarīt to, ko izdarīt. Tātad parlaments nebija, tad viss sākās no jauna, tā tālāk viss būtu no jauna. Mums tas jautājums ir tāds, kād beidzot tiks atjaunots autoceļu fonds, kād tiks visa nauda, kas aiziet no mums, no autovadītājiem nodokļos nodevās ar automašīnu,
un tās nodevas nav mazas. Tātad, ja es pareizi zinu, ja pareizi atceros, apmēram 340 miljoni latu tiek iekasēti no autovadītājiem gadā. Un gadā Latvijas autoceļiem aiziet 60 miljonu latu, tikai 60 miljoni, ar tiem var aizvaldīt labākajā gadījumā kaut kāds nieka bedrītes. Tātad lūdzu gan jaunie deputāti, gan vecie deputāti, lūdzu atbildēt šo primitīvo jautājumu. Man šķiet, ka primāri vajadzētu tomēr vērkumu parādīt gluži piemēram. Jā, es gribētu šo te pakomentēt iesniego Repšas lēmumu par autoceļu likvidāciju, tas bija 2003. Gads. Un pēc tam nāca Penšu valdība 2004. gadā, pēc tam bija, un Repši tur nepiedalījās. Pēc tam bija Kalvīša valdība, kur bišķiņi piedalījās, bet pēc tam atkal nepiedalījās, un pagāja 8 gadi, un šo slikto lēmumu mēs kāpēc neviens neatcēla un neveidoja atkal fondu. Tātad tur kaut kāds reāls pamats ir bijis iekšā, jo ne Repša, ne jaunais laiks ilgu laiku nav bijis valdība. Bet tas jautājums ir tāds, ka fonda izlietojums nebija caurspīdīgs. Un tas bija pamat jautājums, un praktiski visās Eiropas valstīs visi fondi ir likvidēti. Jo šī gadījumā labi, mēs tad no akcijas un no mašīnas nodokļiem mašīnām dosim ceļiem. No kā tad mēs skolotājiem dosim? Nav kaut kāds skolotāju nodokļi. Bet no kā tad mēs dosim? Bet tad visu to naudu mēs nodokļus savā to naudu. Tad vajag katrai nozarei savu nodokļu. Jā, visas tautas skolotāju nodokļu. Katrai nozarei savu fondu. Tas nav tiecas process. Tad jautājums ir kāpēc tad, ja tas sliktais lēmums bija 2003. gadā līdz 2009. gadam, bez jaunā laika, bez Repšas, neatjaunoja šo fondu. Kas tad traucēja? Jā, kas jums traucēja? Man? Opozīcijā sēžot atjaunot fondu. Tagad jūs neesat Es neuzskatu, ka tāds fonds ir vajadzīgs. Es uzskatu, ka ir jā. Es tāpat arī uzskaitīju. Kalviņš kungs tāpat vispār. Jo tāpēc, ka ir jādala līdzekļi, budžeta līdzekļi, ir jādala budžeta ietvaros un izejot no situācijas konkrētās. Un izejot no katra lēmumiem, kas ir. Jā, ceļu nodoklis, tad gaisa nodokļu izlietosim kaut kam citam un tā tālāk. Kāpēc nodokļu kaut kam citam izlietosim un alkohola nodokļu kaut kam citam. Ja, tas nav piešķirt pagaidu. Visi nodokļu valstī ienāk kopējā kasē un tad tie nodokļi tiek sadalīti. Un es atvainojos Augurkungs tiešām mēģināju atjaunot šo lietu, bet es nezinu, kāpēc tad viņš nemēģināja, vai kāpēc zaļie zemnieki nemēģināja atjaunot tad, kad jaunā laika nebija valdībā, tad būtu produktīvāk. Jā, to vajadzētu arī iepriekš un ātrāk, bet droši vien, ka es neatgriezīšos vēsturē, nevainosim, kurš vainīgs, netaisīs pragmatmetības. Tā man doma strādāja, ko kādā veidā mēs varam virzīties uz priekšu, lai to deficītu, kas ir mūsu ceļos, tomēr kaut kādā veidā saprast un sākt saklāt. Tāpēc arī tika izveidota ceļu padomju ministrijas, kur ir gan ceļu būvētāji, ceļu plānotāji, pašvaldības, reģionu pašvaldības, lai redzētu, lai nevis saprastu situāciju. Situācija visiem ir skaidra, bet lai rastu risinājumu, kādā veidā to darīt. Lai mēs to Latvijas ceļus maz 15, 20 tuvāku gadu laikā spētu sakārtot, jo būsim reālisti, ātrāk vai tas izdosies. Risinājums bija, pilnīgi visi iekritam, ka risinājums ir šāda ceļu fonda atjaunošana. Pašvaldībnieki tos ļoti labi redzēja, kā šis fonds strādāja, kā mēs iemācījām arī citās Eiropas dalību valstīs šādā veidā to naudu izlietot vai naudu uzkrāt. Un tas tiešām labi strādā. Es kā bijušais pašvaldības vadītājs ar to redzēju, ko tas nozīmē, ka mēs jau varējām sākt normāli plānot ceļu būvniecības darbus, ceļu atjaunošanas darbus, jo ir trīs lietas, ko daži politiķi arī rauz, ir periodiskā ceļu uzturēšana, ir ikdienas ceļu uzturēšana un ir pieejami Eiropas fondi, ceļuši kohēzijas fonds, kas paredzēts tikai un vienīgi
Trans-Eiropas ceļu uzturēšanu. Tas ir lielie maģistrālie ceļi, vai nevis uzturēšanai, bet viņu rekonstrukcija, būvniecībai. Un tā periodiskā uzturēšana ir tā svarīgākā lieta, kas mūsu ceļiem pēc tam darīt 20 gadus. Šī vajadzīgā ceļa virskārtas atjaunošana. Līdz ar to mēs to neesam darījuši. Ceļš ir konstrukcija, mēs pa lielā esam sagrāvuši to ceļu tīklu, sajaukuši un sabojājuši konstrukciju. Un, manuprāt, arī ceļu fonds ir tas, kurš, nezinu, varbūt valsts līmenī ir grūti viņam caurspīdību redzēt, pašvaldību līmenī ir pilnīgi skaidri redzams, jo tā nav tik par maz, lai vispār tos visus ceļus varētu izdarīt. Un tad mēs dažādi mēģinājām un domājām un darījām, lai vispār kaut ko varētu ar to naudu izdarīt. Un tur, tiešām bija tā, ka bija gandrīz pašam pagastēcim jāiet ar lāpstu un jāpalīdz, es nezinu, kā Jelgavā mēram bija, tā situācija bija tiešām tādas. Un, manuprāt, ceļu fonds ir tiešām tas, kas ir pamats, lai mēs sakārtot savus ceļus. Ceļu fondu vēl Jelgavīšu. Īsti nebūtu par ceļu fondu. Man šķiet, ka mūsu ceļu Latvijā jau būtu tiešām sabrukuši. Likvidējot ceļu fondu, ja mums nebūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļu. Un tā ir tā nauda, kas izglāba situāciju, jo faktiski ceļu fonds bija vienīgais līdzekļu avots, kur pašvaldības varēja saņemt finansējumu ceļu būvniecībai. Jo aizņemties šādiem mērķiem arī pašvaldības nevarēja un arī pašlaik nevar. Un mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē situācija nauda ceļiem, ja nav šī ceļu fonda. Tad tā ir politiskā griba un budžetā jau vienmēr naudas nepietiek. Un tā ir vienmēr tirgošanās par to novirzīt ceļiem vai citai nozarei. Tā kā mēs pašvaldības vienmēr esam atbalstījuši un arī tagad atbalstam ceļu fondu atjaunošanu, kas ir stabilitāte, zinām naudas summu un ir garanti. Es varbūt to gribētu piebilst par ceļu fondu, kad ir izvēle. Mēs varam pateikt, nauda arī tagad tiek piešķirta ceļu remontam, skaidrs, ka viņi ir zemāka nauda. Bet es gribētu pajautāt, jā, pat trešo daļu samazināt, bet es gribētu pajautāt, piemēram, 9. gada budžetu veidojot, jūs katrs piekristu, ka visiem valsts pārvaldē strādājušiem samazināt algas par 15 platiem papildus pie tā, ko samazināt. Visiem skolotājiem, visiem, jo tas ir apmēram 70, 80 vai vairāk miljoni, kas kaut papildus būtu jākonsolidē, bet ceļam atstāsim neskartu naudu, ja? Bet pārējiem visiem konsolidēsim skolotājiem, policistiem un visiem pārējiem, ja? Tādu tad risināt mēs gribam, ja? Varbūt pirms pārējais bankām miljārdu vajadzēja mums pajautāt, vai mēs varam mieru iegrūstu miljārdu, un tad nevajadzētu samazināt. Diemžēl Paidērkungs es biju starp tiem cilvēkiem, kuriem deva 15 sekundes sagatavot priekšlikumu tajā laikā, un mēs bijām opozīcijā, tā kā nevajag jaukt un arī demagoģiski pateikt, jūs tur visi valdībā 10 gadus. Jūs pats ļoti labi zināt, ka pozīcija no opozīcijas iespējām atšķirās kā dienas gaisma ar nakts tumsu, un jūs to ļoti labi zināt. Es domāju, ka mēs ļoti iestīsim. Dosim vārdu vēl konstatēt. Es stādīšos priekšā. Es esmu kā politisks represētājs. Atsūmu pētuši kultības darbnieks, kurš 14 gadu vecumā ar asiem pareicīšos, lai cīnīšos par Latviju brīvu un neatkarību. Un visu šos gadus esmu bijis saistīts ar politiku, pētījis politiku. Un to pelpāšanu, ko tikko runājot, es kādu tiek cieti pa radio. Tas viss. Un es pateikšos viskaistākai, visbrīnišķīgākai avīzei neatkarībai, kur, ja jūs izlasiet, protams, svēto pienākumu, izlasiet avīzi katru dienu. Izlasiet to teoretiskos rakstus, kur raksta šie augsts kvalificēti speciālisti un cilvēki, kas ir pieaicināti. Es pilnīgi piekrītu Jura Paidēra. Es pateikšu to, jā, es gribu uzdot jautājumus šodien. Es arī pārstāvu Latvijas politisko reprezentāciju, Nacionālās Petrošas kustības dalībniekus. Un es esmu arī pirmā starptautiskās autofabrikācijas uzņēmuma
īpašnieks direktors un strādājam no 91. gada šai dienai. Un es arī starptautiskā autopārvadātāju padomē. Un es zinu šīs problēmas, kas Latvijā notiek ar starptautiskā autopārvadātājiem. Ar Auguru kungu es gribēju tikties. Atcerieties, mēs tikamies toreiz pie Rīgas vienniekā. Bet mums nebija laika mums tikties. Es gribētu katram uzdot jautājumu šodien. Kāpēc šodien patriotiski cilvēki mēģina maksāt nodokļus? Pirmais jautājums. 41. gadā, 14. jūlijā, no Latvijas izdara 15,424 cilvēkus. 48. gadā 25. martā 42,25. Un šodien, piedodiet, jūsu partijas pie varas ir jūsas. Es saskaries centrs neteicinu to. Ir cilvēki vairāk kā 200,000 aizmukuši šīs valsts. Kāpēc? Atbildiet. Kas vainīgs? Pie tā. Jūsu labus darbus, ja? Nākošais. Latvija tur neatkarība 91. gadā. Latvija nebija ne santīma, ne kapeikas ārējā parādā. Šodien tas ir 5,6 miljardi, es atkārtu, 5,6 miljardi Latvijas. Atbildiet. Kur ir šī nauda likta? Cik uzsvartas rūpnīcas, cik attiecība lauksaimniecība, cik izglītība ir nauda dota, cik radītas naudas darba vietas? Rezultāts šodien pēdīgs. Kur likat no naudu jūsu? Tālāk. Es jau gribēju tā jautājumu uzdot. Tas arī nosaka to, ka šodien cilvēkiem domās, kā aizņemt šīs valstis. Es zinu ļoti daudz transporta kompānijas, kas pamet Latviju, tāpēc, ka nodokļi nokriež visu, jo mēs nevaram kabatā kaut ko pat mēs ievāst. Mums visu naudu pārskait ārzem firmas mūsu rēķiniem. Es visu maksājam nodokļus. Bet nodokļi tā radīti, ka mēs slāpstam šiem nodokļiem un tāpēc atstājuši valsti un atbildēs šiem jautājumiem. Šodien varēs daudz runāt, bet nav laika. Paldies Līvim kungam, un kurš ar mieru pakomentēt šo jautājumu. Tā kā man pieminēt, es droši vien es arī teikšu. Protams, mēs tikāmies, bet tālāk droši vien nebija interesi arī tikties. Bet, ja mēs runājam par tiem pašiem autopārvadātājiem, es domāju, ka, jā, ir iespējas kompānijas, tas ietārā, bet tomēr mums būs pārvadājumi, mums ir sevišķi tie, kas pārvadā starptautiskos pārvadājumus ar Latviju un Krieviju, tie gan tur neies, tomēr mums šeit tie pārvadātāji tomēr ir izdevīgāk attiecībā ar Krieviju, braukt Krieviju. Tur jūs man nepārvadāt, tas tā ir. Attiecīgi varbūt iespējams tie, kas vairāk nodarbojas ar pārvadājumu Eiropā, jā, iespējams meklēs un kompānijas meklēs, kā vieglāk optimizēt savus līdzekļus. Par to, kurš darīs, kāpēc cilvēki braukuši ārā. Viens, protams, mums atvērās pēc 2004. gada darba tirgus, ir sevišķi pēc tā brīža, kad mēs iestājāmies Schengenas zonā, kas cilvēkam jebkuram objektīvi jauns, vairāk padzīvojas cilvēks, ģimene ar bērniem, meklēs, kas sev vairāk nopelna. Jā, slikti, iespējams, nav mums tā ražošana, ko es arī pirms tam pieminēju. Mums ir jāveicina ražošana, Paida kunga arī prezentācijā bija tirdzniecības daļa, starpniecības daļa, cik paņem, bet faktiski tajā vairāk vajadzētu būt ražošanas daļai, lai mēs pēc iespējas vairāk naudu nopelnām. Viens piemērs, ko es daudzās auditorijās arī teicu. Es biju ar satiksmes ministrs Somijā, pie kolēģis, toreizējās satiksmes ministres un ministri. Mēs braucām, skatījāmies ceļu projektus, maģistrālu ceļu projektus, kā Helsinku kravas osta tiek izcēlta no Helsinkiem ārā, lai netraucētu. Un es jautāju, tā ir Eiropas nauda, kohēzijas fonds, Eiropas fonds. Viņš saka, nē, budžeta nauda. Un tad es domāju, no sākuma, varbūt mēs nesapratām, mēs kaut ko nesapratām. Un tad es jautāju, cik jums pie 5 miljoniem iedzīvotāju Somijā ir budžets, kur jūs paši tērē? Ne bez kaut kāds Eiropas naudas. Mums ir 2 miljoni iedzīvotāji. Tad Somijā budžets ir 70 miljārdi eiro, ko paši nopelna. Mums pārēķinot no Latviem uz eiro, nāk 10 izskatīs. Tā kā, jā, pēc to 20 gadus mēs, ko šobrīd esam nodzīvojuši, es uzskatu, mēs daudz ko palaidus darām.
mēs varam šobrīd šeit klātesošajiem arī pārmest un likties viņiem vainīgiem, manuprāt, ir jāskatās uz priekšu un jāstrādā uz priekšu. Zarīkums gribēju iebalsot. Es kopīgi par tiem ceļiem, to, kas tika runāts, ja redzēt tā situācija ar ceļiem, tas ir viens no veidiem, kā mēs paši varam redzēt, kas notiekās ar šo valsti, mēs turpinām šo ekonomisko kursu, kas tiek iekļauts. Konsolidācija vienā atgriešana, mēs nevarēsim iziet laukā tiešām visu brūku, infrastruktūru brūku, tikai ceļi, cilvēki brauc projām, ir nepieciešama attīstībai vajadzīga nauda. Nauda, kas nedrīkstam ieguldīt, kur tikai mums ir jākonsultē. Un tā ir tā fundamentālā problēma. Ja mums nav savu skatību, kā mēs taisīsim šo ekonomisko uzrādījumu, kā mēs sakārtos par projektu, tad notiek tas, ko jūs redzat ar ceļu, un tas notiek totāli visur. Tāpēc arī cilvēki brauc projām. Un tiešām tā ir milzīga problēma. Ja mēs tagad tiešām nesāksim saprast, ka šis kurs ir tomēr tiešām globāli jāsāk domāt par šo attīstību, jāuzdrošinās, ieguldīt savu attīstībā, savu zinātnēm. Tika minēts Somijas piemērs, kāpēc viņi netika augsts šis kopums. Tāpēc gadiem ir ieguldījuši savā izaugsmē, nevis vienkārši tas, ka viņiem pašlaik ir labi fiskāli rādītāji, tās ir sekas, nevis tēlons, tas, ka viņi mērķiecīgi ieguldījuši savā zinātnē. Viņi iegulda zinātnē no budžeta gandrīz 30 reizes vairāk nekā mēs. Mēs ieguldām mūsu devās ieguldījums ko 0,50% IKP, viņiem ir 3,5%. Viņi mērķiecīgi to visu laiku iegulda. Daudzās jomās, kur mēs viņiem bijām priekšā 90. gados, teiksim, farmācijā, viņi skatījās no mums no lejas uz augšu. Viņi tagad ir mums priekšā. Pelna 100 miljonus, tur, kur mēs viņiem bijām priekšā. Un tā ir daudzām lietām. Un tas ir tas, kas beidzot jāsaprot. Mums jāuzdrošinās noticēt sev un sāk domāt par to, kā mēs varam būt labāk, kā mēs varam nopelnīt. Īsti dot vārdu Saeimas deputātiem saistībā ar to, kāds būs viņu rītdienas balsojums. Ja mēs runājam tādā vēlmības izteiksmē, kam būtu jānotiek, kam būtu jābūt, mēs šeit dzirdējam ļoti daudz labas vārdus, bet rīt jau tiks pieņemt visam konkrēti lēmumu. Tad es gribētu no katra no Saeimas deputātiem dzirdēt atbildi par viņa balsojumu. Un ļoti īsos vārdos kāpēc, un savukārt no Jelgavas domas pārstāvjiem to, ko viņi cerētu sagaidīt, un īsos vārdos arī kāpēc. Tātad balsojums par pievienotās vērtības nodokli par un par iedzīvotāju ienākumu nodokli arī balsošu par. Pastāstīšu, kāpēc es nepiekrītu straujākai nodokļu samazināšanai vai kam citam. Budžets sastāv no divām daļām, no izdevumiem un no ieņēmumiem. Ja treknējos gados mēs izdevumus ļoti uzzinām uz augšu, tad tagad, ja mēs pārāk ātri samazināsim budžetu, mums praktiski nebūs ar ko celt algas skolotājiem, policistiem, mediķiem. Un mūsu algas nav gluži Eiropas algu līmenī. Mēs gribam nodokļus Eiropas līmenī, bet mums ir jāsaprot, ka mums ir arī jābūt ieņēmumu, lai šīs algas celt. Šodien te ļoti daudz no budžeta komisijas cilvēku, un šodien mums bija tikšanās ar Igaunijas budžeta komisijas pārstāvjiem, un Igauni arī saka, mūsu cilvēki jau nesaka, cik man paliks naudas pēc nodokļiem. Viņi salīdzina algas ar Somiem ciparu algas, vai man ir 700 vai 750, nevis cik man paliek samazinot kādu nodokļu. Ja? Un mums ir jāiet arī uz šo, ka ir jāatrod līdzekļi. Mēs nedrīkstam noplicināt ieņēmumu daļu, jo mums ir jāceļ konkrēti spēju motivācijas skolotājiem un pārējiem valsts pārvaldē strādājušiem ar zemāku atalgojumu. Un tas ir kāpēc es nebalsošu par straujāku samazināšanu un par, piemēram, tāpat par RNP pārtikai samazināšanu maksā 140 miljonus. Ja tātad 140 miljonus. Tas ir praktiski, mēs izslēdzam nākamos 2-3 gadus vispār pielikt algu jebkuram, kam ir nepieciešams algas pielikt. Tas ir tas, kāpēc es varu sabalansēt, un es pat ļoti uztraucos par šiem 20 un 25%. Es uzskatu, ka 3 gados pietika par 23% iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Bet, tā ir nolēms, un es arī balsošu par šādu samazināt. Ja, pirmām kārtām
piedāvātie grozījumi rītā mēs esam atskatījuši budžeta komisijā, esam izdiskutējuši dažādas priekšlikumus, tur ir šobrīd apņemšanās no Finanšu ministrijas daļa līdz rudenim saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokli diskutēt un sakārtot. Šobrīd paļaujamies uz to, ka tas tā varētu arī būt saistībā ar sevišķi ar to, lai pašvaldībām ir samazinājumi kompensēt to daļu par potenciāliem ienākumiem pašvaldības varētu nesaņemt. Uzskatu, ka īsti steigts nav šobrīd ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet, protams, tā kā Ingūns pilnīgi teiks, lai uz kompromisu panāktu, droši vien tā ir politiska vienošanās, lai to darītu šobrīd. Muļķīgi droši vien, ka būtu, neskatoties to, ka es opozīcijā neatbalstīt jebkādu iespēju nodokļu samazinājumu, bet, manuprāt, tas svarīgākais šajā brīdī būtu tieši darbspēku nodokļu. Varbūt ne tiešā veidā paša nodokļu samazinājums, kā tieši atvieglojumu palielināšana, lai tie cilvēki, kas šobrīd no legālā biznesa, no legāliem ieņēmumiem ar vienu vairāk aiziet tajā minimālo algu saņēmējiem lokā, lai tie tomēr grieztos atpakaļ, lai tām ģimenēm ar bērniem tomēr būtu kaut kāda interese maksāt nodokļus vairāk un vairāk tomēr saņemt to legālo daļu, arī sevi sociāli nodrošināt. Bet, es rītā balsošu par, jo muļķīgi būtu droši vien, kad nebalsot par jebkādu iespējamu uzlabojumu nodokļu samazināšanu. Izteicos par to, ka uzskatu, ka ir labāks veids, kā sasniegt mērķi, bet respektējot, pirmkārt, mūsu sadarbības partneru uzstādījus un viedokli šai sakarā, arī finanšu ministri teikto, ka vismaz viņa ministrija nevar pieņemt citu lēmumu, kas attiecās konkrēti uz pārtikas preču atsevišķām grupām līdz 1. jūlijam sastādīt šo sarakstu, bet šis jautājums būs un ir dienas kārtībā, jo arī zemkopības ministri konkrēti jau paudus savu atbalstu šādam te solim, tad no 2013. gada, tā kā tas mums resursu avots vēl paliek, un tas ir diskusija objekts, un es ceru, ka zemkopības ministrs vēl būs valdībā, ne mūsu ministri, kas būtu gatavi atbalstīt šādu risinājumu, tā kā noteikti balsošu par saskaņā ar mūsu pieņemšanos. Tas attiecās iedzīvotāju ienākumu nodokli, arī jau izteicos, ka tas noteikti mūsuprāt nav labākais risinājums, bet tā kā mēs arī esam panākuši vienošanos par to, ka 2013. gada 1. jūlija tiks panākts, ka neapliekamais minimums un atvieglot par apgādājumām personām tiks mainīt, un tas arī paliek jautājums tikai izdiskutējums par to, kādā veidā, cik daudz vai tas neapliekamais minimums ir paaugstinās, bet cik un kā tas atsaucās uz pozīciju atvieglot par apgādājumiem, tā kā arī tas noteikti tiks panākts. Bet samazināja nodokļu, kas ir dienas kārtībā šodien, balsošu par arī nacionālajiem. Paldies. Jā, mēs balsosim par abi veids samazināšanu, samazināšanu. Galvenais iemesls ir ekonomikas struktūras tieši maiņa, lai būtu Latvijas ražošana uzņēmumiem, būtu nepaņēmumi lielākais kā darbspēku, lai būtu viņiem samazināts. PVN ir šī zinām kompromiss attiecībā ar to, kas nepieciešams līdz kur ir uz Latvijas līmenī. Tāpēc mēs šo to, par ātrāku nodokļu samazināšanu, redzat, kā ir tā, ka ātri ir lēmumi, vai ātrs rezultāts, viņš ir ļoti saistīts ar risku. Ātri var tikai novērtēt. Un tāpēc ir nepieciešams pakāpnes. Es rītā cīnīšos par saviem nolūku grozījumiem, aicināšu saimai tos akceptēt, ko esmu izstrādājis, kā es minēju, vēl neesmu iemācījis būt par politiku, tāpēc savus priekšlikumus esmu izstrādājis konstruktīvi, ņemot vērā to, ko ir teikusi valdība, ko es varu izdarīt, ņemot vērā to fiskālu ietvaru pēc populismu, ko valdība pateikas, ka nevar atkārties. Tas ir par PVN, jāsaka uz šīm atsevišķām konkrētajām preču grupām, nevis jāizšķīdēt visu, ko
kas par citu būs arī pašas valdības interesēs, jo līdz ar to viens konkrēts piemērs, ko tas dos, pieņemot man priekšlikumu, teiksim par medicīnas iepirkumiem. Valsts katru gadu tērē 70 miljonus medicīnas iepirkumiem. Jūs dzirdējāt sižetu, droši vien visi redzēt, to sižetu tērē 3 nekā personīgi par šiem nelaimīgiem cilvēkiem, 20,000, kas stāv rindā, kuriem nav cerību saņemt protezēšanu, kur cieši sāpes, un kur veselības ministrs pateica, valdībā budžetā naudas nav, mēs nevaram atrast, lūk, pieņemiet manu priekšlikumu, jo nākušajā dienā jūs varat sākt uz pilnu klāpu visu protezēt, jo valdībai samazināsies medikamentu iepirkuma apmēram, izmaksas apmēram uz 500 miljoniem, ar kur es nosaka visas šīs protezēšanas, arī tos nelēmīgos, kas staigā ar C hepatītu vīrusu un nevar dabūt savus zāles. Tāpēc es cīnīšos par saviem priekšlikumiem attiecībā uz PVN. Es cīnīšos arī par saviem priekšlikumiem attiecībā uz ienākumu nodokli, ko esmu sagatavojis un šo pozīciju, ko arī Imants stāstīja, man viņa liekas dziļi simpātiski un nepieciešama. Pirmkārt šai naudai jāiet nevis vienkārši strūlīgas nogriešana, viņš nedos tik tādu efektu, šis 1%. Viņš nemotivēs iznākt uzņēmējs no ēnu ekonomikas, viņš nepadarīs daudz konkurētspējīgāks. Tas apmēram tāpatās kā dzelmē ierauga cilvēku, pa centimetram teikt, jau sāk elpot, bet nesāk elpot. Protams, viņš nesāk elpot, un viņš nebūs izdauts ārā no šīs dzelmes. Un tāpēc to, ko es piedāvāju, ka visam šim fiskālajam efektam, tieši tam pašam efektam, ko piedāvā valdība, koncentrējam viņu dodam pirmkārt uz apgādājumiem. Tas ir tātad šī naudiņa visi iet pirmkārt ģimenēm ar bērniem, uz sociālām problēmu risināšanai. Un pārukstam arī neaplikuma minimumu patvēru. Mēs to varam atļauties pie tā ietvaru, kas tiek piedāvāts un panākt neaplikuma minimumu, ko dodu neaplikuma minimumu palielināšanu. Teiksim, pēc maniem aprēķiniem, un es viņus taisīju kopā ar Finanšu ministriju, veltīju nakti, lai viņus uztaisītu, mēs varētu pacelt kopumā visu šo schēmu 3 gadu laikā līdz 100 latiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mazajām algām reālā ienākuma nodokļu likme kristos nevis par kā tagad tiek piedāvāts 1 vai 2%, bet viņa reāli var būt 12,5, jo par pusi summas jūs nemaksāt, par otru pusi jūs maksāt 25. Jā, viens piemērs. Es viņam par to cīnīšos. Ja kolēģi ir gatavi atbalstīt, šeit mēs to diskutējām komisijā, nebija neviena racionāla argumenta, kāpēc mans priekšlikums būtu jānoraida. Jo viņš iekļaujās gan valdības paredzētajā fiskālā ietvarā, tur nav nekāda populizma, es neprasu neko vairāk saviem priekšlikumiem. Gan tehniski tas ir realizējums, gan Eiropa mums to atļauj. Un kas ir vēl svarīgi, ja mēs runājam par manu priekšlikumiem, par ienākumu nodokli, tad tādā veidā, es to esmu piedāvājis automātiski atrisināt problēmas ar pašvaldībām. Tas nenotiek uz pašvaldību rēķinu. Paldies. Likums 90. pants, ko paredz, ja tiek izmainīts neapliekamais minimums vai atvieglojumi par apgādājumiem, tad automātiski viņus kabinetam par to lemjot, izmainot, ir jāliec atbilstoši grozījumi, lai pašvaldību budžetu to nesīs. Un tas ir mans ceļš, ko es jums piedāvāju. Paldies, priekšsēdētāji no Saeimas deputāti. Jūs esat vienīgais, kas runājat par to, ko šodien jau likums nosaka par kompensācijām. Mums pašvaldībām, tāpat kā Dērkungs teica valsts budžetā, mums ir jāsabalansē budžeta ieņēmumi ar izdevumiem. Un, ja mēs paskatāmies, kā pildās iedzīvotāju ienākumu nodoklis par gadiem, tad jāsaka, diemžēl, ka mēs vēl 12. gadā nesasniedzam 7. gada līmeni. Bet neviens jau mums nav samazinājis veicamos uzdevumus, veicamo darba apjomu, un es nekādu nevaru saprast, kā var pieņemt nodokļu samazinājumu uz citu maciņu rēķinu. Nu, es domāju, ka deputātiem noteikti rīt balsojot ir jābūt arī ierakstam likumā, kādā veidā tiks kompensēti šie līdzekļi pašvaldības budžetos. Jo, tas ir no pašvaldības viedokļa. Runājot kā no sabiedrības viedokļa, protams, ka atbalstām ir iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes samazināšana. Jo mēs ļoti labi redzam, kāda ir iedzīvotāja maksāt spēja šobrīd. Šodien mēs diskutējām arī ar Saeimas deputātiem ar pašvaldību lietu komisiju par to, ka mūsu valstī ir ārkārtīgi liela problēma par to, ka iedzīvotāji nevar norēķināties par komunālajiem maksājumiem. Šī summa sasniedz grandiozas apmērs, tā ir pār par 40 miljoniem latu. Un šim mērķim iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu mērķim ir jābūt tam, lai cilvēkam, kā jau Rāviņš mums teica, būtu uz rokas vairāk naudas, lai viņš varētu samaksāt par kaut ko vairāk.
Un lūk, kāpēc šī ideja ir atbalstām. Protams, ka nevar samazināt uzreiz vairāk, kā varbūt gribētos, bet šī programma man šķiet ir minimum 3 gadu laikā 5%. Tas būtu atbalstām. Un par PVN es domāju, ka, protams, arī atbalstām ideja, bet katrā ziņā savādāka. Šīm samazinājumiem ir jābūt mērķētam, un it sevišķi arī no pašvaldības redzes viedokļa skatoties, tas būtu viens no svarīgām nozarēm sabiedriskais transports, kur pašvaldībai ir jādotē šie izdevumi un diezgan lielā apjomā. Tātad šīm nozarēm un preču grupām jābūt mērķētām un, protams, arī regulējumās nozarēs. Es domāju, ka mēs šodien esam diskutējuši lietas, kā būtu pat ļoti labs un saprotams un atbalstāms. Jo nodokļu samazinājums, protams, tas ir atbalsts. Un mēs gribētu, lai mēs arī esam diskutējuši par šo lietu. Un domāju, ka tas priekšlikums, ka mēs PVN samazinām mērķiecīgi tajās grupās, tas dod lielāko efektu. Un tas ir gan komunālai maksājumi, gan medicīna, gan mācību literatūra un teiksim, šie sabiedriskais transports. Tās ir tās, ka šobrīd cilvēkiem vairāk vajadzīgi. Un tiešām ir ļoti saskaņas centrs ir kārtīgi pastrādājis un aicinājums ir pārējiem arī ieklausīties, jo tikai tāpēc, ka tā ir opozīcija un neklausīties, bet varbūt tomēr ieklausīties un mēģināt atrast. Jo Reizkungs jau teica, ka opozīcijā tas ir grūti, un varbūt varam laust to lietu un paskatīties visu kopā uz valsts. Otrs, protams, ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un iedzīvotāju ienākumu nodoklis arī ir ļoti labi, ja viņš mērķiecīgi tiek samazināts, jo tas palielina mūsu uzņēmēju iespēju konkurētspējas palielināšanu, kad ražot aizvien vairāk. Protams, mums ir svarīgi, lai mēs nesamazinām, bet arī sekojam līdz šim pieaugumam, jo mēs visi šodien saprotam, ka darba apjoms pieaugs, līdz ar to iedzīvotāju ienākumu nodoklis pieaugs, un arī pašvaldības uz to skatās ar ļoti cerīgām acīm, ka nodoklis pieaugs. Līdz ar to mums iespēja gan ielās, gan skolās, gan sociālajā palīdzībā, un veselā esenā virknu iegūvīt līdzekļus. Tādēļ es gribētu, lai mēs visi kopā saprast. Un trešais, ko es vēlētos, lai mēs tomēr teiktu, skatīties viens uz otru ar ienaidnieku acīm, bet mēģināt saskatīt to, kā viens otru atbalstīt, lai mēs aizvien vairāk tomēr ražot. Jo šodien mēs arī ļoti daudz runājam par nodokļu sadalu. Kā mēs sadalīsim nodokļu? Bet svarīgākais, man liekas, ir tomēr šos nodokļus radīt. Un tāpēc visi kopā ļoti rūpīgi atbalstīsim ražotājus, atbalstīsim tos nodokļus rada. Varbūt tās paskatīsimies uz viņiem ar uzticības acīm, ar tādām kredīta acīm un dosim iespēju cilvēkiem strādāt un valsti attīstīt. Un es domāju, ka tad mēs visi būsim laimīgi. Tā kā, lai jums veicas. Bet, ziniet, man tomēr ir jāuzdod viens ļoti konkrēts jautājums. Šorīt no rīta, zinot šo tēmu, sazināju lasītājiem no Vīgažiem. Tiešām jautājumīgās lasītājiem un lūdza, izlasot avīzē šo anonsu, uzdot visiem vienu jautājumu atbildēt jā vai nē. Un jautājums ir šāds. Teic, ka šī ļoti abstrakta, protams, tiek patriotiski. Vai es varētu uzdot ļoti konkrētu jautājumu? Vai ir patriotiski konstruēt mikro uzņēmumus un transformēt nodokļu nomaksas caur mikro uzņēmumiem? Vai tas ir patriotiski? Atbildiet ar jā vai nē. Jo šis process šobrīd ir skāris ļoti daudz nozares, to arī virkni avīžu. Lūdzu atbildēt uz ļoti konkrētu jautājumu. Vai patriotiski pāriet un veidot mikro uzņēmumus, lai maksātu mikro uzņēmumus? Ja tiek radīti, ja nav patriotiski tādā veidā, kā ir uzdots jautājums, un mēs esam budžeta komisijā jau veikuši izmaiņas likumdošanā, lai to likvidētu. Bet paši mikro uzņēmumi ir ļoti laba iniciatīva un ļoti daudz cilvēku, kuri bija bezdarba, iesaistījušies šajā lietā. Bet tie, kas
rūpnīcā, piemēram, vai darba kolektīvā, kur visi sēž vienā zālē, uztaisa 15 mikrouzņēmumus, tas ļoti nav labi. Tieši tā, tie cilvēki, sevišķi, kas bija tajā situācijā, kad ir bez darba, tad šīs mikro uzņēmuma iespējas, tomēr daudziem deva iespēju arī pašiem nopelnīt. Protams, bija situācijas, ka daži to izmantoja ļaunprātīgi, bet šī situācija, kā arī Rēta teica, šobrīd ir novērsta, jo faktiski tur šo jauno sistēmu un situāciju var ieraudzīt tikai pēc gada darbības, ne ātrāk, lai varētu veikt korekcijas tādas, kā ir nepieciešams. Jā, maksāt mikro uzņēmumu nodokli patriotiski, schēmot nav krīzi. Vai mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs ir tiešām viena persona, tad tas jātaisnums, ka tā ir tāda veida schēma, jau kā mēģina izvairīties no nodokļu nomaksas. Tas nav korekti ne pret sevi, ne pret savu nākotni, ne pret to. Jā, šī situācija, tas ir patriotisks piemērs. Es paskaidrošu, kāpēc. Tas nozīmē, ka šis cilvēks grib šeit strādāt, grib šeit maksāt nodokļus, nevis braukt projām, nevis vienkārši aiziet pagrīdē. Un tas, ka viņam jāizdevās ir šāds risinājums, tas nav pārmetis viņam. Tas ir vairāk atkal jautājums mums, kā izdarīt to, lai tādas diskusijas par to nebūtu. Ir patriotiski vai nav patriotiski? Ja tas ir ģimenes uzņēmums, tad es uzskatu, ka tas ir patriotiski un viņš maksā nodokļus, bet ja šajā mikro uzņēmumā ir nodarbināti algoti darbinieki, tad es uzskatu, ka viņi ir pilnīgi sociāli neaizsargāti un tad es uzskatu, ka nav pareizi. Jā, tieši tas pats ir arī mans uzskats, ka tas ir cilvēks, kas pats veids šo darbību, viņš sev izdara to, kas viņam ir jāizdara, bet ja viņš iesaistās schēmās, tas ir pilnīgi